Čau visiem! Esat sveicināti seminārā, kas saucās Šis izmainīs savu liecināšanu par Jēzu. Diezgan tāds, ja es iedoties šādu semināru, man liktos, kas tad tur būs, kas tad tur izmainīs, ko tad es daru nepareizi, kas tad tas tāds ir, ka var apgriezt visu pasauli kājām gaisā. Pirms mēs iedziļinamies, kas tur īsti ir un kas tā pa tehnika un kā. Es varu taisnāt nolikt galvas un es īsti pielikt. Mīļais Tēvs debesīs, kungs, paldies, ka mēs varam būt tavu mācekļi un paldies, ka tu izmanto mūsu, lai aizsniegtu citus. Un šajā brīdī lūdzu atver mūsu prātus un mūsu sirdi, lai mēs varam saprast, kā labāk aizsniegt cilvēkus, kā labāk uzrunāt viņus, lai viņi saprot šo vēstu par tevi, labi, Jēzus. Es klāstu šo savu gudrību un pamāksi mūs. Jēzus vārdā. Āmen. Tā. Labi, mēs varam doties ceļojumā. Kādā ziņā, šajā seminārā tad šī nav runa, kā es tikai runāju, bet ja jums kādi jautājumi, es droši ceļat roku. Ja šis jautājums tiks atbildēts kaut kad vēlāk semināra gaitā, tad es teikšu, ka mēs atbildēsim vēlāk, bet ir kaut kāds konkrēts jautājums, kaut konkrēts lieta, tad vienkārši ceļam roku, uzdodot jautājumus, un tad mēs skatāmies, kā mēs ejam tālāk. Un retorisks jautājums, mēs varam teikt vispārīgi apgalvot paši pēc sevis, vai vispār ir vajadzīgs īpašs veids, kā aizsniegt. Mēs varam te padomāt īpaši kaut kādas stratēģijas vai tehnikas, jo galu galā Mateja 9.37 rakstīts, ko Jēzus saka, tad viņš saka saviem mācekļiem, pļaujumā daudzot ļaujiet man, tāpēc lūdziet ļaujas kungu, lai viņš izsūta strādnieku savā pļaujumā. Tad, principā, Jēzus ir tas, kas sūta. Jēzus ir tas, kas mums dod garu, un lai mēs vispārīgi varētu iet un to darīt. Mēs esam tikai instrumenti, bet Dievs ir tas, kurš mūs sūta un kurš manto cilvēkus. Bet atbildot uz pirmo jautājumu, vai vajadzīgs īpašs veids, vai vajadzīgs tehnikas un stratēģis, es teikšu, ka jā. Tāpēc, ka ja mēs palasām veco darību, tur arī bija praviešu skolas. Un mums arī ir universitātes par teoloģiju visā tāda. Tad ir izglītības iestādes, kur mums apmāca, kā labāk runāt, kā labāk aizsniegt, kā labāk šo vēstu vest uz ārā. Tad, protams, ka Dievs ir tas, kurš ir atbildīgs par to visu, bet viņš mūs var izmantot daudz labāk, ja mēs apzināmies, kā mēs varam aizsniegt citus cilvēkus. Mums ir vēsts. Mums ir patiesa vēsts. Un šī vēsts ir Dievs ir visu radījis, Dievs universu valdnieks. Viņš ar savu vārdu spēku radīja. Mēs paši izvēlējamies grēkā krist. Un tad arī pēc tam nāca Jēzus, lai mūs atpirktu, viņš nomira pie mums pie krusta. Un tad arī Jēzus nāks otrais, pēc tam būs tiesa, tad ir eņģeļi. Tad ir viss šis kops, kas par ko Bībelē runā. Un mums ir diezgan spēcīga vēsts, ka mēs saprotam, ka tikai caur Jēzu mēs varam pat glābt. Ka savādāk mēs nevaram to glābt. Bet pārdomājot visu tik daudz visādas lietas, ko darīt, kā sākt efektivitāti, vai tas būs kvalitatīvi, es viņiem pateikšu par Noa plūdiem, vai tas viņiem kaut ko dos, piemēram, vai nē. Kā runāt? Un viens tāds retorisks jautājums arī, kāpēc ateis pieņemt mūsu vēstus? Kā mēs varam viņu pārliecināt? Protams, ka mēs nekad nebūsim tie, kas viņu pārliecina. Svētais gars būs tas, kas pārliecina. Bet viņš dzīvo laimīgi, viņam ir kabriolets, viņam ir sīla, viņam ir darbs, viņam viss ir. Kāpēc lai viņam vajadzētu kaut kādu mūsu vēstus? Kāpēc lai viņam vajadzētu kaut kādu Bībeli vai Jēzus un tā? Varbūt mēs viņu jau atdūrušies pret šādiem tādiem jau gadījumiem, ka vienkārši saprot, ka cilvēks saka, forši tev, bet man nevajag Jēzus. Baigi labi, ka tev ir. Kāpēc lai viņš pieņem, piemēram? Kāpēc lai musulmanis pieņem? Kāpēc lai jūds pieņem Jēzus? Kāpēc lai budists un kāpēc lai viss tās cits reliģijas pieņem to mūsu vēstu, ko mēs sakam? Tāpēc, ja mēs tā padomājam, viņiem pašiem savs veids. Jā. Viņiem pašiem savs veids, kā viņi iet ar savu veids, ar savu
miera vēstu vai kaut kā. Kāpēc, lai mēs viņiem kaut ko stāstītu? Un daudz no viņiem ir lasījuši Bībeli. Es esmu runājis ar viņiem, es esmu lasījis Bībeli. Es saku, kāds to domā? Tā ir viena grāmatā, un tā, un es tam ir kaut tādu ļoti tādu nesaskatīju, un tā viņiem tā liekas vienkārši. Tā ir reliģija, ko mēs stāstām. Tad mēs saprotam, ka tā nav. Un no kur vēl es sāku skaidrot savu ticību? Tam, kā mēs tic. Piemēram, nejauši satikšanās ar kādu draugu, varbūt sēnu pazīmi, vai varbūt uz ielas vienkārši. Satiekamies, un tu redzi, ka viņš ir atvērts sarunām, tu redzi, ka viņš iespējams gribētu dzirdēt, bet ar ko sākt? Ar ko sākt? Mums viss šī lielā vēsts, viss pa Bībeles radīšanu līdz pat tiesai, un pēc tam arī mūžīgi, mums viss šī lielā vēsts. Ko sākt? Kā liecināt? Bībele Dieva vārds, ne, Jēzus pat tevi nomirs pieņem, tu būs labs. Plūdēm varbūt kāds iedomājas, jāsaka plūdēm, tāpēc, ka viņam ļoti interesē ūdens. Par Ādamu un Ievu, ka bija Ādams un Ieva, un viņi grēkoja tā, tas viss sākās. Par to, ka būs tiesa, ka viņš neizturēs tiesu. Par debesīm vai pēlo, vai vispār varbūt uzreiz sākt ar sabatu. Par taisno. Ir sabats, ja neturēs, tad nebūs. Vai arī jebkuru citu balsu un tā. Ar ko sākt? Kas ir tas pats svarīgākais? Kas mums vajag, ko mums vajag nodot cilvēkiem? Jo, ja būsim reāli, tad mums nav vajadzīgi kādi cilvēki, kas tam visam tic, bet pēc tam tiesā tomēr pazūd. Un kā paskaidrot šo vēstu, lai cilvēki to saprast, jo bieži vien ceries mēs varbūt skaidrojam savu terminoloģiju un viņi domā, labi, forši tev. Un jā, mums nav vajadzīgi cilvēki, kur tic, piemēram, radīšanai, ateists kļūst par tādu, kas tic radīšanai. Es ticu, ka Dievs ir radījis visu. Mums nav vajadzīgi tādi, kas saka, jā, es ticu eņģeļiem, vai kas saka, jā, es ticu Bībelē, vai kas saka, jā, es ticu debesīm, vai pat arī tādi, jā, es ticu Jēzum. Viņš bija, jā, viņš nomira tā, bet joprojām tiesas dienā tiks pazudināti. Tāpēc saprast, kas ir tas pats svarīgākais, kā to viņam pasniegt, lai viņš saprot, ka nē, tas, ko tu man saki, tas man reāli vajadzīgs. Tāpēc, ka ja mēs sākam, ka esam runāt ar ateistu, mēs viņu negrastamies pārvērst par kreacionistu, kurš netic Jēzum. Viņš sāk ticēt, jā, Dievs ir radījis, bet viņa Jēzus ne. Tam nav nekāds starpības, tāpēc, ka tiesas dienā viņš tam tā netiks debesīs. Un bieži vien viss apstājas pie intelektuālas sarunas. Var sākt intelektuāli diskutēt stundām intelektuāli diskutēt. Un uzvar tāds, kam vairāk argumentu. Bet vai tas tā vienmēr ir, vai tiešām tam, kuram vairāk argumentu, tas būs patiesas? Mēs iedomājamies, piemēram, mēs pirms 2,5 gadiem es atgriezos, es sapratu, ir Dievs, ir kaut spēcīgs. Momentā tajā brīdī man noliktu priekšā pie Richarda Dawkins, piemēram, kurš ir evolūcijas teorijā ļoti dziļi. Mums tā būtu debati. Viņš vēl kārā visu savas evolūcijas pieraksts, viss schēmas, viss matemātika, visu savu zinātni, ko viņš ir ieguldījis. Galūši man liek priekšā, ka Dievs nav. Dievs nav, jo ir tā un tā un tā un tā. Un es tajā debatē, es vienkārši stāvu, un es pilnīgi neko nezinu, es neesmu lasījis vēl no Bībeles, ka es saprotu, ka Dievs ir. Un kā būs šī debata? Kā es domāju, kurš uzvarētu? Es teiktu, es nezinu, par ko tu runā, bet es zinu, ka Dievs ir un tā. Man nebūtu nekas cits pretī, jo man nebūtu intelektuāls zināšanas. Bet viņam ir intelektuāls zināšanas vēl šādi, ko es nevarētu viņu atstājot. Tāpēc bieži vien debatēs uzvar tas, kuram ir vairāk argumentu, kuram vairāk kaut pierādījumu, bet tas, ja viņam ir vairāk pierādījumu vai argumentu, tas nenozīmē, ka tas ir patiesi. Un tieši tāpēc šis, ko es jums piedāvāju, šī tehnika, viņa iespējas no sirdsapziņu un parādīs, kāpēc viņam ir vajadzīgs tieši Kristus. Tieši šī vēsts, ko mēs par runājam. Man agrākā pieredze ar evaņģēliju. Es agrāk biju Ziemassvētku un Lieldienu katolis. Un es atnācu baznīcu, tad izsūdēju grēkus, bet man neviens nebija tā konkrēti pastāstījis par Jēzu. Un es nezināju, ka Jēzus nomirs par mani. Jā, Jēzus kaut kur ir un tā, un mēs viņu pielūdzam un tā, bet viņš ir nomirs par mani, man neviens nebija jautājis. Un es arī nezināju. Un man bija, tā,
kad es tikai īsti nesapratu, kur un kā, un ko vispārīgi bieži vien cilvēki saprot Jēzus par glābēju, pieņemt Jēzus par glābēju. Varbūt mums katram ir bijuši tāda saruna, un mēs runājam ar cilvēku, un tad mēs viņam sakam, tev ir vajadzīgs Jēzus, lai viņš tev izglābj. Un viņš varbūt vispār nesaprot, ko tu to domā. Kas Jēzus glābējs, un kā man jāglāb? Ko nozīmē, man vajadzīgs Jēzus kā glābējs? Un ko mēs reiz sakam? Mēs reiz sakam, tev vajadzīgs Jēzus, jo Jēzus tev ļoti mīl. Bet tā ir patiesība. Bet mēs sakam, Jēzus tev ļoti mīl, Jēzus tev dos laimi, prieku, veiksmi, izdošanos, Jēzus tev to dos, un tas tev ir vajadzīgs. Bet vai tā ir tā vēsts, ko mēs vēlamies viņiem dot? Vai tā ir tā vēsts, kas pagriezīs viņu dzīvi uz 180 grādiem uz pilnīgi pretējo pusi? Šī nebūs tā vēsts, jo viņi sapratīs, es tāpat esmu laimīgs, un labi, lai viņš man mīl, labi, es esmu pietiekami priecīgs, man ir pietiekami daudz veiksmes, un ja viņš man to dos, arī labi, bet nē, es esmu tā esmu laimīgs. Tas nav tas, ar ko sākt. Tas nav tas, ar ko sākt. Protams, ka vienmēr jāskatās uz situāciju, kāds cilvēks, cik ļoti viņš ir gatavs. Bet citreiz pasakot, ka cilvēkam vajadzīgs glābējs, jeb Jēzus, mēs varam viņu aizvainot. Jo viņi nesaprot, kāpēc Jēzus ir vajadzīgs viņu dzīvēs. Un ļaujiet man jums līdzdalīt arī piemēru. Iedomājamies Bobijs. Bobijs brauc savā mašīnā cauri visai pilsētai. No otra gala viņš brauc kāds 2 stundas, lai satiktos ar savu draugu Leonārdu. Bobijs brauc ar mašīnu cauri visai pilsētai 2-3 stundas, un tad viņš atbrauc un viņš satiekās ar Leonārdu. Viņš izkāp ārā no savas mašīnas, viņš saka, čau Leonārdu. Un Leonārds uzreiz nāk pie viņu klāt, viņš saka, Bobij, klaus, neuztraucies, par tevi jau viss ir samaksāts. Viss kārtībā. Ej, brauc droši savu mašīnu atpakaļ, viss kārtībā, par tevi jau ir samaksāts, neuztraucies, viss jau ir nokārtos. Bobijs saka, ko tu runā? Neuztraucies, reku, šeit tev ir nauda, 10 000 eiro. Ņem šo naudu, ej dzīvo priecīgs un laimīgs. Bobijs vispārīgi, kas samaksāts par mani, es laimīgs dzīvo tālāk. Ko iet runa? Un šajā nesaprašanā, ka viņiem dod naudu, viņš vienkārši saprot, kāpēc man nevajag, par ko samaksāts, kas viņš vispār nesaprot. Otrais variants. Viņš izkāp ārā no mašīnas, Bobijs nāk pie Leonārda, un Leonārds saka, Klau, Bobij, tu braucot tās 2-3 stundas, tu pārkāp ceļu satiksmes noteikumus tur dažādās vietās un tā, bet neuztraucies, es jau par tevi jau samaksāju jau sodu, un viss kārtībā, tu jau esi izpirks, lūdzu 10 000 eiro, tad ir, brauc uz tiesu, samaksā un viss būs kārtībā. Bobijs saka, nē, es nepārkāpu, viss bija kārtībā, es braucu kārtīgi, es apstājos pie sarkanās gaismas, es parādīju pagriezienu, palaidu cilvēku, viss kārtībā, normāli pēc ceļu satiksmes noteikumiem, es atbraucu šajiem tā. Leonārds saka, nē, Bobij, tā nē, tu pārkāp un tā nenotika un ņem naudu, un viņš atkal nesaprot, jo, liekas, ok, un viņš nepieņems naudu, un viņš nesaprot, kāpēc. Trešais variants. Bobijs izkāp ārā no mašīnas, nāk, un Leonārds vienkārši nāk ar iPad Air. Nāk ar iPad Air, atnāk, Bobij, klau, atnāc uz šurp. Bobijs atnāk, un viņš uzspiež video, un vienkārši tie video rādās, kur viņš brauc šīs 2-3 stundu pa pilsētu, un tie video vienkārši parādās, ka viņš pārbrauc pārstāvīgā gaismā. Video parādās, ka viņš nepalaid gājēju, ka viņš uzseks kādam ar peļķi, viņš redz, ka policisti arī to redz un tā, un Bobijs vienkārši skatās, un viņam vienkārši tās smadzenēm tinās visu tā filmu, ko viņš pats nebija ieraudzījis, Un viņš vienkārši sāk saprast, wow, es pārkāpu tur noteikums, policija redzēja, viņi to izdarīs, wow. Un viņš vienkārši saprot, ka viņam jāmaksā sods par to. Un tad Bobijs saka, Leonārd, ko man darīt? Mums jāmaksā sods, mums jāmaksā kā 10 000 eiro. Kur lai es dabūju naudu? Man nav tās naudas. Un 100 punktu vīca un aptais manā mājā. Un tad Leonārds saka, neuztraucies, Bobij. Es tev jau samaksāju. Es tev jau samaksāju. Un tad šis trešais variants, kad viņš saprot, kad viņam tiek parādīts, tad viņš pieņem šo naudu. Bet tad viņš saprot, kāpēc viņš pats ierauga to. Un tieši pats ar Jēzu. Mēs reiz viņu aizvainojam cilvēku, mēs pasakām, ka tev ir vajadzīgs Jēzus glābējs. Ko?
kas ir Jēzus glābējs. Ir jāglāb no grēkiem. Kādiem grēkiem? Man ir normāla dzīve vispār. Kad cilvēki pat nesaprot, kāpēc viņiem tas ir vajadzīgs jau uzkūt jau šo vēsti, kas mums ir tik dārgi un kas ir dārgi un patiesi. Un tādā veidā mēs varam viņu zaudēt un viņš var justies aizvainots, jo mēs viņu apvainojam par to, ka viņš varbūt slikti dzīvo. Un tā. Laikmetī ilgcilēm vajag rakst. Katram Dieva bērnam turpmāk būtu sev jāuzskata par locekļu ķēdē, kas nolaista, lai glābtu pasauli. Par vienot ar Kristu viņa žēlstības plānā. Par tādu, kas iziet līdz ar viņu meklēt un glābt pazudušos. Mūsu uzdevums ir meklēt un glābt pazudušos. Bet mūsu misija ir to darīt, bet ja cilvēki nezina, ka viņi pazuduši, ko darīt? Mēs jau viņus varam meklēt un glābt, mēs tas zinām, ka viņi pazuduši, bet viņi tā nezina, ka viņi pazuduši. Viņiem liekas, ka tā ir dzīve kā dzīve, un viss iet uz priekšu, un kārtē vēst. Viņiem par Muhamedu, viņiem par Jēzu, viņiem par Kristu, viņiem tur tas, kārtējā vēsts. Kāpēc, lai tas mums palīdz interesēt? Un tad svarīgi ir parādīt, ko viņi ir izdarījuši, tieši tāpēc kā Bobija un Leonārdu, lai saprastu savu vajadzību pēc glābēju. Tas ir pietiekami loģiski, lai to apskatītu. Un lielākā problēma cilvēkiem nav vajadzības pēc glābēju, jo viņi domā, ka viņi ir labi cilvēki. Es esmu jautājis vairākiem cilvēkiem, kā es domāju, ka jūs esat labi cilvēki. 95% atbild, ka jā. Es esmu labs cilvēks. Un šī ir būs arī viena no tām tehnikām, kā to vispār īstenot. Bet ko darīt? Visi domā, ka viņi ir labi cilvēki, neviens nezina, ka viņi pazuduši, mēs zinām, ka viņi ir pazuduši, mums ir Jēzus, kā šo Jēzus vēsti viņiem sirdī ielikt. Nu, rīcības plāns, rakstīts rīcības plāns, ir burtiņš, ko noskaidējis. Jautājums jums, tad atcīmēs, ka šī nav runa kā runa, bet jūs varat celt rokas un jautāt šis kā seminārs. Kad no rīta skatāties, vai jūs, kad no rīta pamostaties, vai jūs skatāties spogulī? Kurš skatās spogulī? Nu, pārsvarā visi, jā. Vairāk meitenes skatās un džeki mazāk, tā parasti ir. Kāpēc jūs skatāties spogulī? Kāpēc? Jūs aizmirstāt, kā jūs izskatījāties? Kāpēc jūs skatāties? No. Ieradums? Jūs tad visu nakti nogulējuši gultā, iespējams mati saņurcīt, jūs šitā te sēja vienkārši, jūs bet paskatīties, man būs jāiet ielās, man būs jāstāst to, kas ar cilvēkiem, un kāds ar es izskatos, kad ieraugat, tad ātri mēģināt sākties, ok, es kārtībā. Jā, tad jūs ieraugat, kāds ir reāls jūsu stāvoklis, pirms jūs kaut kur ejat. Un tieši tāpēc, ka mums ir vajadzīgs vizuālais spogulis, lai mēs ieraudzītu, ka es jau zinu, kāds izskatos, bet es paskatu uz spoguli, vai tik tiešām tāds esmu. Varbūt kaut kas nav kārtībā, varbūt tur, varbūt acis noslīdējos kaut kur, es sakārtojos viss kārtībā. Bet lai cilvēkiem saprast, kāda ir viņas sirds, lai cilvēki saprast, kāda ir savu vajadzību pēc mūsu vēsts, mums viņam jāparāda morālais spogulis. Tad morāls spogulis ir tas, kas cilvēkiem ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Romiešiem 3:20. Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņa priekšā, jo bauslība dod grēka atziņu. Tad, pildot bauslību, mēs nevaram tad glābt, bet bauslība dod grēka atziņu. Mums ir vajadzīgs spogulis, kā jūs domājat, kas tas varētu būt morāls spogulis? Kāds idejas? Bībele, jā, bet konkrētāk mēs, Dieva bauši, jā. Tieši tā. Tad 10 Dieva bauši, šis ir morāls spogulis. Un pēc šiem baušiem mēs ar visu tapsim piesākt. Šis ir Dieva raksturs. Un tagad mēs varam vienkārši paņemt šo spoguli un paskatīties savu sirdi, kā mums sanāks. Tad visi 10 bauši. Mēs jau tuvojamies šai sekcijai, kā vispār sāk šo sarunu. Šis tās tikai ievads tam visam. Tad šeit ir runa par to, kā aizsniegt cilvēkus, ja runāt, jo var visādās veidos, var arī ar labiem darbiem, var arī e-pastā varbūt kaut ko, bet šis seminārs ir tieši par to, kad 1 pret 1 vai 1 pret 2, kad tu vienkārši runājies ar cilvēku. Tā ir cilvēka aizsniegšana. Un šajā tehnikā
Un arī daudzās vienkārši ļoti laba lieta ir jautājuma metoda. Un šajās tehnikā tas būs kā pats pamats. Jautājuma metoda, lietas veids, ja es arī vairākās viedās izmantoju jautājumu metodu. Nevis, ka mēs brūkam uzreiz ar savu vēstu virsū, bet mēs viņam pajautājam, ko viņš par to domā. Un tad viņš sāk aizdomāties. Un tad mēs uzzinām, ko viņš domā. Un tādā veidā tā diskusija vienkārši iet uz priekšu. Jautājuma metoda, liels veids. Ja jūs kaut ko varat paņemt no šī semināra, tad šis ir tas, kas obligāti jāpaņem. Runājoties ar cilvēku, jautājumu metodu. Otrs. Svarīgi, lai paši atbildu. Tad mēs kaut ko pajautājam, nevis tā, ka mēs brūkam uzreiz savu vēstu, mums ir jēzus, mums ir tas, un mēs vienkārši pat taisno iekšā. Bet mums ir svarīgi saruna, lai nebūtu tā, ka mēs vienkārši stāvam viņu priekšā, viņš nav ne pusklēs vārdā pateicis, mēs jau sludinam jau stundu viņam, un viņš nav neko vēl pateicis. Svarīgi viņam uzdot un veidot sarunu, lai cilvēks pats atbild. Un šī saruna, saruna ved no viņa atbildēm, tā iepazīst personu. Piemēram, man agrāk neviens nekad nebija uzdevis jautājumu, Edgar, kā domā, kas notiek pēc nāves? Man neviens nekad nebija uzdevis šo jautājumu, varbūt jums bija, bet man nebija, un es pirms to neaizdomājos par to vispār. Un, ja man agrāk kaut kāds uzdevis jautājumu, kas notiek pēc nāves, es reiz sāku to domāt. Jo es par to nebiju domājis, sāku to domāt. Tā ir reinkarnācija, debesis un elle, ir ateisms, tā nekas. Un es sāku domāt, kam es ticu? Un tad es pasaku sev atbildi, kas man būtu visticamākā. Un tas, kurš uzdevs no to jautājumu, viņš tagad zina, kam es ticu. Vai vismaz lielākais procents, ka es tam ticu. Un tādā veidā, otrs, kurš uzdevs šo jautājumu, viņš var sākt sarunu balstoties to, kam viņš tic. Tādā veidā mēs iepazīstam, kam, kur, kā, kas tic, un mēs to varam izmantot. Vēl viena metoda. Vārdiņš ja. Sarunā cilvēkiem mēs nebaidīties izmantot vārdiņu ja. Jo, piemēram, būs tādi cilvēki, kas, piemēram, saka, tās pilnīgi visu muļķības, ko tas runā, un vispār tas neinteresē. Ja nu tu kļūties, tu esi 100% pārliecināts, ka tas, kam tu tici, ir patiesība. Un tad viņš sāk domāt, vai 100% viņš ir pilnīgi pārliecināts, ka, piemēram, reinkarnācija ir patiesa. Bet, ja tomēr tā nav, es tev varu pastāstīt, varbūt kā citu versija ir vārdiņš ja, un viņš jau pēc tam varbūt ir aizmirst, kas es pateicu to vārdiņu ja, un viņš jau reāli ir iekšā tajā visā sarunā. Vārdiņš ja. Un vēl viena ļoti svarīga lieta ir neuzstādīt sev par pārāk grūtu cilvēku. Es esmu evaņģēlē, es esmu Jēzus, tu esi grēcinieks, tu esi pilnīgi nekas, es no tevis skatos uz augšu. Cilvēku to ļoti ātri nolas. Svarīgi, ka mēs esam tādā pašā līmenī kā otrs cilvēks. Es esmu pārkāpis Dieva likumus, tu esi pārkāpis Dieva likumus, mēs esam pilnīgi līdzīgi, Un šī ir tā veids, kāpēc vispār. Jā, man nekad vairāk neviens par to nebija jautājis. Kā iesākt sarunu? Tad lūk, mēs esam nonākuši pie šīs tehnikas, pie šīs metodes. Kā vispār iesākt sarunu? Ļoti svarīgi ir uzzināt, kam šis cilvēks tic. Šis var būt gan radinieks, gan varbūt ģimenes loceklis, gan nepazīstams cilvēks, pilnīgi jebkurš. Mēs varam viņam pajautāt, kā tu domā? Tikai jautājums viņam, kā domā, kas notiek pēc nāves? Kā domā, kas notiek pēc nāves? Lai viņš tagad sāk domāt. Jo tad, kad cilvēks sāk domāt, tad viņš iedarbina savus smadzenes un viņš sāk domāt, kam es reāli ticu. Nevis tas, kas es dzirdējis, tur visu kaut ko, bet kam es ticu? Kā domā, kas notiek pēc nāves? Vai tu vispār tici Dievam? Vai tu tici debesīm un ellei? Kas jādara, lai nokļūtu debesīs? Un viss šādas lietas, vai arī kā domāt nokļūst debesīs? Un viss šādas lietas, ko mēs uzzinām no šīm jautājumu bagāžām, mēs uzzinām, kam tas otrs cilvēks tic. Un viņš arī sācis domāt par visām šīm lietām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo pēc tam mēs varam balstīties uz to, ko viņš ir pateicis un kam viņš tic. Un ja tomēr tā nav, kā viņš tic un tā. Un tā ir atlīnīts. Šis ir tas jautājums, kur iekrīt gan visi cilvēki. Kā domā, vai tu esi labs cilvēks? Jā. Jā. Mārš, jā. Jā, šis tas jautājums, kā domā, vai tu esi labs cilvēks? Pārsvarā. Patestēsim Māri. Patestēsim Māri. Jā, Māri, kā domā, tu esi labs cilvēks? Jā. Jā. Piemēram, tad mums ir reāla situācija, ka es pajautāju Māri, vai tu esi labs cilvēks. Pārsvarā visi cilvēki saka jā. Tāpēc, ka, kā es neesmu viņu nogalinājis, es neesmu aplaupījis banku, un es tādas lietas darījis. Es
Es esmu normāls cilvēks un tā. Un tad pajautāt, pēc kāda standarta paskatīsimies pēc Dieva likuma, pēc Dieva standarta, vai tu esi labs cilvēks. Un tā. Un tad mēs varam sākt paņemt ārā šo morāls spoguli, 10 baušas, kas parāda, kāds tas tiešām ir cilvēks. Tas ir tas spogulis, kas mums ir vajadzīgs. Un tad pajautāt, tāds mazs tests. Vai tas kādreiz melojas? Jā, un pārsvarā visi ir melojuši. Mēs visi, kas mēs esam šeit, mēs esam kādreiz melojuši lielu melu vai mazu melu. Un pašā cilvēks saka, jā, principā nekad nebūs tā, ka viņš teiks nē. Un tad uzdot vēl vienu jautājumu. Kā sauc tāds cilvēks? Mārtiņ. Kā sauc tāds cilvēks, kuri melojuši? Mēlis, jā, tad es to stāvu priekšā. Bet, principā, jā, cilvēks saprot, ka tāds cilvēks, kurš melo, viņu sauc par meli. Tas ir. Tad šis ir viens no baušiem. Tad uzreiz iet uz nākamo bausu. Vai tas kādreiz kaut ko nozadzis nāk? Jā. Jā, pārsvarā kāds, ja cilvēks saka, ka nē, ka viņš nav nozadzis, tad, teikt, tu tikko atzinies, ka tu esi mēls, es nezinu, es tev ticēju. Bet arī tas, internetā vai mūzika lejuplādējas vai torēņi pārsvarā viss saka, ja tā aizakšana, pareiz tā aizakšana, tad jā, arī esmu zelts. Visi mēs esam kaut ko zaguši. Mēs visi, kas esam šeit. Un tad pajautāt, kāds sauc tāds cilvēks, Māri? Kāds sauc tāds cilvēks, kad ir kaut ko zaguši? Zaglis. Tā zagļiem, jā. Tas loģiski. Trešais balss ir, vai esi Dieva vārdu nelatīgi valkājis? Mārs, piemēram, esi? Nē. Nē, jā. Ir cilvēki, kas nav Dieva vārdu nelatīgi valkājuši, bet ir daudz cilvēki, kas maz nezinu, ko tas nozīmē. Tad, tur vienkārši jāpaskaidro, tur teikt vienkārši situācijas, tāpat vieni ak Dievs vai Jēziņu un tā. Ir cilvēki, kas nav, bet pārsvarā ir. Un tad pateikt, jā, ka tas ir ļoti tā zaimojoši un Dievs tev devis dzīvību, viņš tev dod ēdienu un tu viņu vārdu, kā lambvārdu vienkārši izlieto vai tā padās, bez iemesla. Un tad ir šis. Jēzus saka, ik viens, kas uzskata sievu, tu iekārodams, tas ir viņu laulība, jo ir pārkāpis savā sirdī. Un šeit pašā cilvēks saprot, ka viņš varbūt mēģina attaisnoties, bet es vēl neesmu savā laulībā un tā. Bet tad jāatkārto, ka Jēzus saka, ik viens, kas uzskata sievu un iekāro, jā, bet laulība pārkāpis savā sirdī, tad seksuāli iekāro pretējo dzimumu, jau ir pārkāpis laulību savā sirdī. Un, principā nav neviens tāds cilvēks, kurš arī to nebūt darīt pārsvarā. Viss ir, varbūt, galīgās. Jā. Un kā tāds savas laulības pārkāpēs sirdī? Mēs atskatījām 4 baušus un var iet vēl. Piemēram, arī 6. balsas saka, tā nebūs nokaut. Es taču nevienās nokaunēs un tā, bet, Bībelē saka, ja tu dusmo vai ja tu ienīsi kā, tu jau viņu nogalini savā sirdī. Jā. Vai arī, piemēram, par sabatu. Vai tu katru svētīto dienu atpūties? Nē. Vai tu zini, kur ir svētītā diena? Svētdiena. Nē, tā ir sestdiena. Tā. Tad iziet cauri vairākiem baušļiem. Un tad beigās. Es to netiesāju, bet pēc tavas pašas atzīšanās, un šeit ir tas svarīgais, ka tu pats esi atzinies, ka viņš pats ir pateicis, viņu sauc par zagļiem, viņu sauc par meļiem. Es to netiesāju, bet pēc tavas pašas atzīšanās tu esi melis, zaglis, zaimotājs, laulības pārkāpējs sirdī. Diemžēl tu neesi labs cilvēks, tu esi tieši tāds pats, kā mēs vispārējiem. Tieši tāds pats, kā es. Un šeit, protams, arī iziet cauri vēl tam par slapošanu, ka tu dusmo vai ienīsi, kā tu jau viņu nogalēsi savā sirdī, vai arī par sabatu, par 4. balsi, ka tu neievēro kunga svētīto Dievu. Un tāda maza statistika. Ja cilvēks grēko 5 reizes dienā, tad gadā tas ir 1820 reizes. Un ja dzīvo līdz 70 gadiem, tad tās ir 127 000 reizes. Liekas tā, kas ir bišķiņ pagrēko, bet ja paņem šitā tempu, tad saprot, ka pa visu dzīvi es esmu diezgan sakrājis. Un tad ir notikusi situācija, un tikko tad mēs viņam parādījām morāls spoguli. Izgājām cauri 4, 5 vai 6 baušiem, un pārsvarā viņš principā tos visus pārkāpis. Varbūt reti, varbūt kādu vienu no pārkāpis, bet principā visu pārkāpis. Un tad uzdod jautājumu. Ja Dievs tev tiesās pēc 10 baušiem, kā domā, tu būs vainīgs vai nevainīgs? Cilvēks sāk domāt, 10 baušas, pārkāps tos visus baušus. Pārsvarā atbildējis vainīgs.
Ir reizes, kur var atbildēt, ka ir vainīgs. Nākamais jautājums. Kā domā debesis vēl, ja tu esi vainīgs? Tiesdienā. Un tad cilvēks teiks, pārsvarā teiks L, bet ir arī cilvēki, kas saka debesis, tā mēs arī pieskaršamies līdzi. Un ja cilvēks atbild, ka jā, L un tā, un tu pajautāt, vai tas tev satrauc? Tāpēc, ka Bībelē arī saka, ne zāvie, ne meļi, ne zaimotāji neiemantos debesu valstī. Un tas tev satrauc, ka ja tev Dievs tiesā un tu nonāc ellē, tāpēc, ka pāršā cilvēki domā, ka viņi ir labi cilvēki vienkārši. Un daudz cilvēku saka, Dievs ir žēlstības, viņš ir mīlestības Dievs, viņš piedod un viss kārtībā. Un tad uzreiz vienkārši cilvēku aizvest uz civilo tiesu. Salīdzinājums kā civilā tiesa, mēs te pamēģināsim. Tāpēc, ka Bībelē saka, zini, kungs, ka tās tiesas ir taisnas, un tu pārbaudīji un pazemoji mani pēc savas uzticības. Dieva tiesas ir taisnas. Tad mēs reiz varam pārcelt viņu uz civilā tiesu. Un paņemam, piemēram, cilvēks ir kādu nogalinājis. Cilvēks kādu nogalinājis, viņš izdarīs slepkavību, arī var paņemt to, tad nezinu, aplau banku vai varbūt izvarot kādu sievieti. Tāds reāls tāds gadījums. Cilvēkam skaidrs, ka viņš ir vainīgs. Un tad, kurš ir cilvēks dara? Viņam būtu vārdu, viņš saka, ka tiesnesim, vērnāte, viss, es atzīstu, ka es esmu vainīgs. Es esmu izdarījis šo slepkavību. Bet tiesnesis, es taču neesmu ko nozadzis. Bet tiesneša kungs, es taču neesmu pārkāpis laulību. Bet tiesneša kungs, es taču neesmu melojis. Bet tiesneša kungs, es esmu paklausījis mammu teikt, viņš ir uzskaitīt visās labas lietas, ko viņš ir darījis dzīvē. Un tad uzdot jautājumu, kā domā, vai tiesnesis viņu var atlaist, tāpēc, ka viņš izdarījis labas lietas? Un vai tiesnesis viņu var atlaist, tāpēc, ka viņš, piemēram, mīl viņu? Un cilvēks saprot, ka ja ir šāda situācija, tad tiesai jābūt taisnībai. Ja cilvēks ir pārkāpis likumu, tad pēc taisnības viņam jāsaņem sots. Vienalga, cik tiesnesis viņu ļoti mīl, viņam jāsaņem sots, jo to pieprasa taisnību. Jo ja viņš nesaņem sotu, tad viņš jau ir piekukuļojums tiesnesis. Un tiesā tā parasti nestrādā. Tiesā ir taisnība un labie darbi neapsver sliktos darbus. Tad, principā, tiesā par to, ko izdarīt sliktu, nevis par ņemot labos darbus. Tā tiesā nekad nestrādā. Un tad jautājums, vai viņam var piešķirt žēlstību? Cilvēks teiks, nē, tas, ka taisnībā ir jābūt, un to visu mēs saprotam. Ir jābūt taisnībai. Ir jābūt taisnībai. Šī ir tāda civilā tiesa, jo bieži vien cilvēks saka, es grēkoju. Es tur daru ko lietas, bet Dievs ir mīlestība, Dievs ir žēlstība, viņš man piedos. Bet ja mēs noliekam šādā perspektīvā, kad ir tiesa un kad tu neņem labās lietas vērā, tāpēc, ka tiesā jāatbild par to, ko tu esi pārkāpis, nevis sāk tur plusiņš, mīnusiņš, es izdarīju vairāk labas lietas, mazāk sliktas lietas, dzēšās un tā. Es, piemēram, aplaupīju banku, bet es palīdzēju 50 vecmāmām, līdz ar to tā bankas lobīšana vairāk nav. Tā nekad tas nestrādā. Tiesā jābūt taisnība. Tad šeit situācija, grēkāga nav, tāda vēstura, kas grēkot ir jāmirst. Un tad pajautāt otram cilvēkam, tev ir problēmas tiesas dienā. Ko tu darīsi? Tu nevar tiesas piekukuļot. Tu esi pārkāpis Dieva morāls likums, un jebkurai valdībai ir jābūt likumam. Jebkurai valdībai jābūt likumam. Tāpatās mums šeit Latvijā ir likumi, tāpatās arī Dievam ir savu morāls likumu, un tie ir 10 bauši. Tu esi pārkāpis šos likumus, tiesas dienā viņš to atradīs kā vainīgu, un pēc taisnības tev nāks iet zēle. Ko tu domā darīt? Tu nevari piekuļot tiesas. Tad, ko cilvēks atbild? Un tagad pajautāt, vai tu zini, ko Dievs darīja priekš grēciniekiem, kā tu un es atceramies, ka mēs nenostādamies, ka mēs esam augstāki, mēs esam tādi paši. Vai tu zini, ko Dievs darīs priekš grēciniekiem, kā tu un es, lai mums nebūtu jānokļūst ellē? Ir cilvēki, kas zina, ir cilvēki, kas nezina tā. Tas jautājums. Un tikai tagad šis cilvēks ir gatavs dzirdēt evaņģēliju. Sāk pilnīgi no otra gala. Sāk nevis, ja es to mīlu, tev ir vajadzīgs glābējs, un tā, ko, kāds glābējs? Labi, lai viņš man mīlu, tā man ir būtu, piemēram. Bet sāk pilnīgi no otra gala, ka viņš ir likuma pārkāpējs, un pēc tam, kad viņš saprats, ka viņš ir vainīgs Dievu priekšā, ka viņš pārkāps Dievu likumus, tad parādīt Jēzu, tad parādīt. Tad vispirms parādīt, ka cilvēks ir slims, un pēc tam tikai dod zāles. Un tad var sākt stāstīt.
Dieva acīs tu esi noziedznieks, es esmu Dieva acīs noziedznieks, un mēs esam pārkāpti, esam Dieva paušas, tad Dievs ir svēts, viņš ir taisns savā būtībā. Bet pirms 2000 gadiem Dievs sūtīja savu dēlu, viņš nodzīvēs perfektu dzīvi, un viņš ir nomiris pie krusta par visu savus grēkiem, un konkrēti par taviem grēkiem, ko tu esi izdarījis, ko tu dari un ko tu darīsi, viņš konkrēti par tevi ir nomiris. Un tāpēc, ka Bībelē saka, grēka alga ir nāve, un tāds vēsaka, kas grēkot ir jāmet, tad mums pieprasa taisnība. Pieņemot Jēzus kā mūs aizstāv, Dievs tiesdienā mūs likumīgi var atbrīvot. Tāpēc, ka, lai kāds samaksātu, lai tad šī taisnība tiek apstiprināta, kādam ir jāsaņem sots, kādam ir jāmirst par mūsu grēku. Un tad šeit mēs parādām, ka Jēzus ir tas, kurš ir nācis un kurš ir nomiris mūsu vietā, tāpēc, ka Bībelē saka, ka grēka alga ir nāve, un tāda vēsaka, kas grēkot ir jāmirst. Tu esi grēkojis, es esmu grēkojis, mēs visi esam grēkojuši. Pēc taisnības un pienāks nāve, bet Jēzus nomiris par tevi, lai tiesas dienā Dievs to varētu atlaist. Tāpēc, ka viņš ir samaksājis jau par tevi. Un man tas skan loģiski, vajag cilvēku. Kā tu domā? Tas skan loģiski un tev. Tētim parādīt, ka, viņš var pajautāt, kas man jādara vai ko tā, un tev jādara divas lietas. Reliģija kā tā tev neglābs, baznīca kā sistēma kā tā tev nevar glābt, tāpēc, ka es varu darīt vienalga, cik daudz, cik labas lietas es gribu darīt, bet tās lietas, ko es esmu pagātnē, sliktās lietas es izdarījis, par tām man būs tā jāatbild. Un te ir svarīgi, ka norādīt uz personīgām attiecībām ar Dievu, uz personīgu uz Jēzu. Un pirmā lieta ir nožēlot, atgriezties no grēkiem, jāiet visi tā vēst. Atgriezties no grēkiem, lai Dievs tev pārvērš tavu sirdi, kad nevēlēs var grēkot, viņš tev var izmainīt, nožēlos tavus grēkus. Ne pie Dieva saka piedod, un viņš tev piedos. Un otrā lieta ir uzticies Jēzum. Nevis uzticies, ka tu esi labs cilvēks, ka tu paļaujies uz sevi, jo tiesas dienā tev vienkārši, tu sevis taisnīgi. Bet paļaujies, ka Jēzus ir labs, ka viņš par tev nomirst. Dod uzticību Kristumu. Un man tas skan loģiski, vai tu apdomās par to arī atkarībā, kā cilvēks reaģē. Un šis arī tas, ja cilvēks saka, ka jā, loģiski pajautāt, kad tu domā to darīt? Tāpēc, ka tu vari nomirt arī šodien, vai tu zini, ka tu nomirsi. Neviens nezinām, ka nomirsi. Vai es jau tur līdz 70 gadiem izvilkšu un tā, tu mēs varam pateikt, ka tie cilvēki, kas gāja uz Maksimu un arī iekļūt tajā traģēdijā, viņi arī domāja, ka viņi ies uz mājām, uztaisīs vakarīnas, ies gulēt un tā. Bet nesanāca. Tur nomirt arī šodien, mēs neviens nezinām, kad mēs varam mirt un tā. Kad sakārto attiecības ar Dievu, nožēlo grēkus, paļaujies uz Kristu, ka viņš par tevi nomirs. Un pajautāts varbūt tā mājas ar Bībeli, vai tu viņu lasi, vai tu viņu vēlētos lasīt. Un iespējams, ka cilvēks varbūt ir gatavs jau priekš lūkšanas. Un šī tā schēma, mums varbūt salādīšu uz apkārt, šito visu, ko mēs... Jā. Palādi vienkārši ziņu. Šito visu, ko mēs tikko izrunājām, tas ir vienkārši tā sienatīs uzlikt. Tad kaut kas nedaudz savisājies, tas, ka es mainīju skatu. Tieši tāpēc, kā aiziet pie ārsta. Ārsts viņam sāk stāstīt, ja cilvēks ir slims, ārsts viņam sāk stāstīt, kāda viņam ir slimība. Viņš viņam sāk stāstīt, tev ir tāda slimība un tāda slimība. Viņš 90% varbūt runās par šo slimību konkrēto, kas viņam ir. Un tad cilvēks saprot, ka tas ir nopietni. Un pēc tam viņš ieminās, ir arī zāles, ar ko tu var izārstēties. Un tad, kad cilvēks jau 90% jau viņam stāstīja, ka viņš ir slims un ka tas ir nopietni, tad, kad viņam piemin šīs zāles, ka viņš ir tā glābs, viņš pats gribēs šīs zāles. Viņš pats gribēs izveseļoties. Un tieši pats ir ar Jēzu. Un tieši tas pats ir ar Jēzu. Mēs parādām, cik cilvēks ir slims ar grēku. Mēs parādām, ka viņš ir Dieva likuma pārkāpējs. Un tad, kad viņš apzinās, es esmu pārkāpis Dieva likumus un ko man tagad darīt? Es gribu varbūt kaut ko izdarīt, ko man darīt? Un tagad mēs parādām viņam Jēzu. Un viņš pats jau gribēs to Jēzu, tāpēc, ka viņš saprot, ka viņš ir likuma pārkāpējs. Un vai kā Dievs viņu mīlētu, viņam jādara taisnība, tāpēc, ka Dievs ir taisnīgs Dievs. Un tieši tāpēc, ka viņš mūs mīl, tāpēc viņš sūtīs arī Jēzu. Un tagad šis pāns šim cilvēkam izklausītos varbūt pilnīgi savādāk nekā pašā sākumā.
Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie Tēva kā vien caur mani. Ar labiem darbiem mēs nevaram nopelnīt debesis, un tas ir tas, ko māc visas citas reliģijas. Tu dari labas lietas, tu būsi debesīs. Bet Jēzus saka, nē. Pēc taisnības mēs netiksim debesīs, bet tikai caur mani mēs varam tikt debesīs. Un šī tehnika parāda cilvēkam, kāpēc ir vajadzīgs Jēzus. Sirdsapziņa apzinās vajadzību, nevis paturēties pie intelektuālām sarunām, tur sāk runāt, nezinu, par plūdiem, par radīšanu, par korām lietām un tā, ka Dievs ir visvarens un tā, viņam tas varbūt vispār ko neiztiek, bet iet uz sirdsapziņu. Tāpēc, ka dzīves sirdī viņš saprot, ka es esmu tās lietas izdarījis, un ja tomēr ir Dievs, tad kas būs? Jā, šo tehniku neesmu, es izdomāju, oriģināli nāk no Bībeles, bet šo tehniku tieši vairāk ir attīstījis baptistu sludinātais Reiz Komforts. Tur arī vairākas filmiņš, viņš arī daudz tāds intervijas ir tieši caur šo tehniku tā kā veids un noteikti iespējīgi. Vadlīnijas lapas, jā. Tad rīzumā jāatrada pirmie te jautājumi, par tic pēc nav dzīvēm, un pēc nāves, vai tic Dievam, debes vēl, tā, ka mēs uzzinām, kam viņš tic, kam otrs cilvēks tic, mēs iepazīstamies, kāds viņš ir. Un tad, tu skaties spogulī, paskatīsimies spogulī un tā, un tad iziet cauri baušļiem. Dažiem baušļiem sāk ar melošanu, vai tu esi kaut kur nozdots, vai Dievu vārdā tiek valkājis, vai laulību vārdā par sirdī, vai nogalnēs sirdī, par sabat arī varam pieminēt, tā. Tad beigās tu neesi labs cilvēks, tu esi tieši tās pats, kā mēs pārējuši. Es esmu baušļiem, ka tu būsi vainīgs vai nevainīgs, debesis vēl, ja tas tev satrauc, kā kur un tā. Un vai tu zini, ko Dievs ir darījis priekš mums, lai mums nebūtu jānāk uz tēlēm? Un tad ir evaņģēlijs, kāpēc par Jēzus nāca? Tad tikai ir evaņģēlijs, ka viņš saprot, ka viņš pārkāps likumu. Un mēs tikai caur Jēzu varam tapt glābti. Šis forši nē. Pajautāt, vai tas skan loģiski? Jā, un tad ir tās divas lietas. Grēka nožēla, jo ir jābūt upurim, tad Jēzus, balstoties to, ka Jēzus un uz tādiem grēkiem, un uzticēties Jēzus ir pārcēlis, ka tu esi labs cilvēks, ka tu paļaujies uz savu taisnību, pārcēlis to, ka Jēzus ir labs, ka es paļaujos uz viņu. Mēs kā loģiski padomās par to un tā, kad tu domā darīt, ja jums liekas loģiski, ietamājas Bībeli, lūkšanu un tā. Principā šīs tādas vadlīnijas nekad nesanāk tā ideāli perfekti. Ir varbūt dažas reizes, ka tā sanāk, bet pārsvarā nesanāk. Tad mazs piemērs, 5 minūtes, man arī intervija ar vienu cilvēku. Šīs tās vadlīnijas kā ir, bet cilvēki ir dažādi, un otrajā daļā mēs paskatīsimies, kas tūlīt būs otrā daļa, kā atbildēt varbūt uz dažādiem jautājumiem, tāpēc, ka nekad neies tā perfekti, ka viņš vienkārši visam piekrīt, kam tu saka, tā, tad es arī bišķi tāds pēc. Labi, paskatīsimies šo video. Vai tu tici pēcnās dzīvēm? Daļēji. Bet tu esi to domājis? Sevišķi ne. Vai tici Dievam? Nosacīti. Kāds ir? Es ticu, ka ir kaut kas augstāks, bet kas tas ir, es tā nevaru pateikt, vai tas Dievs vai kaut kas cits. Vai pēc šīs nāks sanāk, debesis un ēl? Varbūt. Iespējams. Kā domā, kur tu nokļūst? Debesīs? Tu domā, tu esi pietiekami labs cilvēks, lai nokļūtu? Jā. Alvīna, vai tu skaties spogulī no rītiem? Jā. Kāpēc? Pastīties, kāds izskatās? Jā, mēs te paņemsim morālu spoguli un paskatīsimies, vai tu tiks uz debesīm. Pamēģinam? Ok. Man ir, cik daudz mēlas tu esi teikt uz Dievu? Oi, daudz. Un kāds savukārt cilvēks, kurš saka daudz mēlas? Mēģi? Vai tu esi kādreiz dzīvi kaut ko nozagus? Nē. Pat ne ja masas un pat ne ja internetā mūzika vai torrenti, ko stāst? Jā. Kāds savukārt cilvēks? Zaļi. Bet es Dievu vārdu nelētīgi valkājos. Es domāju, ka nē. Labi. Ja es saku, ja tu uzlūko otru cilvēku un iekāro viņu seksuāli, tu esi jau laulību pārkāpis savā sirdī. Vai tu esi to darījis? Es vēl neesmu precējusies. Bet tas nekas, ja es saku, ja tu uzlūko vienalga, vai ir precēs, vai nav precēs, vienalga, un tu iekāro seksuāli cilvēku savā sirdī, tad tu jau laulības pārkāpis savā sirdī.
Nu, jā, esmu to darījis, jā. Vai tu esi kā dusmojums vai ienīdus kādu? Dusmosies, jā. Bībelē arī saka, ja mēs dusmojam uz kādu vienīs, tad mēs jau esam nogalinājuši savā sirdī. Bet varbūt reiz mēs ejam cauri 10 baušķiem, vēl pēdējais balsas, jā. 4. balsas saka, 6 dienas strādā, 7 atpūties. Vai tu katru 7. dienu atpūties un dod Dievam šo dienu? Katru 7. nē. Vai tu zini, kur ir 7. diena? Svētdien. Svētdien ir pirmās nedēļas dienas. 6 dienas ir 7. nedēļas diena. Šodien jāatpūšās. Mātā es to netieslēju, bet pēc tavas paša atdīšanās tu esi mēlē, tu esi zāgle, tu esi laulības pārkāpējs sirdī, tu esi atkal sirdī, tu esi sabat pārkāpējs. Ja Dievs to tiesās pēc šiem 10 baušiem, kāda no tu būs vainīga vai nevainīga? Vainīga. Nebes vēl. Tad jau vēl. Bet tas nav uztrauc? Nē. Tu nevēlas dzīvot? Ko vajadzēm? Dzīvot? Nu, ja tas to neuztrauc, turēt. Jā, bet turēt šodien nomirt. Un tas to neuztrauc, ja tu attu to zelē? Nē. Tiešām? Tiešām. Vai tu zini, ko varbūt Dievs ir izdarījis priekš mums visiem grēciniekiem, lai mēs nenopilntu ēlē? Tāpēc, ka ēlē nav patīkami iet. Es nezinu, varbūt kā tu domā, bet Bībelē saka, ka ēlē būs tur, kur tiks iznīcināts grēks un tiks iznīcināts grēcinieki. Tā nebūs patīkami iet. Un debesis būs patīkami iet. Vai tu zini, ko Dievs ir izdarījis priekš mums, priekš cilvēkiem, lai mums nebūtu jānokļūst ēlē? Nomiris par mūsu grēkiem. Jā. Vai saprot, ka tas bija legāls, tā kā, ka viņš uzņēmās legāls sev sodu, lai mēs varētu tikt debesīs? Tas tā, ka Jēzus redā, Dieva acīs mēs esam grēcinieki, mēs visi pārkāpus, 10 baušas arī pārkāpus. Un viņš nonāca šeit, un viņš nodzīvoja perfektu dzīvi un nomira par tādiem personīgiem grēkiem. To, ko tu izdarīji vakar, šodien, rīt un arī par visu pasaules grēkiem. Un tāpēc, ka viņš nomirs pie krusta un pieņemot viņu kā savu aizstāvu, mēs tiesas dienā varam būt brīvi un Dievs mums var likumīgi atbrīvot. Tāpēc iedomājies, ja, piemēram, ir civilā tiesa un cilvēks, piemēram, nogalinājas kā cits cilvēki, aplaupīs banku, un viņš nāk, tiesneši priekšā, viņš saka, jā, es zinu, ka es to izdarījis, bet, es arī labs cilvēks, vai tiesnesis viņu var atbrīvot? Viņu nevar atbrīvot, tāpēc, ka viņš izdarījis pārkāpumu, taisnībā jābūt. Un Bībelē saka, ka būs taisnīga tiesa katram. Un tāpēc, ka Jēzus nomirs, mēs varam tapt izglābt, vai tas skan loģiski, kā domā? Jā. Un Bībelē runā, ka jādara divas lietas, ir jānožēlā un jāatgriežas no grēkiem. Un otrā lieta ir jāstāsta. Ja es nevis kaut kādām baznīcām vai institūcijām, tad mēs tiksim glābt ar personīgām attiecībām ar Dievu, nevis ar vienkārši kaut kādām baznīcām. Un kā domā, kad tu to darīsi? Nezinu. Tu varētu nomirt arī šodien. Varētu, jā. Bet tā mājas ir Bībelē nodara? Jā. Vai tu lasi? Es esmu lasījis, jā. Tāds. Vai tu varbūt vēlēs atsāk lasīt, tāpēc, ka tur ir mūžīgais dzīves vārdi? Padomāšu, jā, varbūt. Jā, padomā par to, tāpēc, ka es to nepazīstu, bet tu man rūpmanā, tāpēc, ka Jēzus par mums visiem ir nomirs, un viņš vēlas, lai mēs visi uzzinām, ka tikai caur viņu, tāpēc, ka Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīve, neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani, un tikai caur Jēzus, tāpēc, ka Jēzus personīgi nomirs par mums, un tiesas dienā mēs varam būt, mums var pīdot likumīgi Dievs. Savādāk, ja mēs paši cenšamies būt labi cilvēki, mēs vienkārši nesanāks, un mēs visi esam pārkāpuši Dieva likumus. Vai tu padomās par to, Madara? Jā. Es paldies par interviju. Tā nekas? Jā, tad šis bija mazs piemērs. Šis bija diezgan pozitīvs variants. Vienīgā vieta, kur es nedaudz apstulbu, tas, ka viņi saka, jā. Tā, bet tur arī vēl daži jautājumi, kā likt cilvēkam padomāt, ko es šeit neizmantoju. Bet, protams, ka ir visādi veidi, es arī vairākiem cilvēkiem runājis, ir visādi. Vai ir kādi jautājumi saistībā ar šo? Otrajā daļā mēs vēl pieskarsimies tieši kaut kādām reizēm, kā atbildēt, vai kaut kā tā. Vēl līdz šim ir kādi jautājumi saistībā ar šo tehniku vai tā. Jaukiņi, patāpam jautājumus pašām beigām. Ko teikt nērtās situācijās? Šis ir diezgan labs variants. Viņu uzklausīja un tā. Ja tā cilvēks vienkārši vai pa virs runāt, vai pilnīgi nekam negrib piekrist un tā. Ko teikt nērtās situācijās? Jūs varat uzdot kāds jautājums, teikt, ka mēs ejam šim cauri,
varbūt jums pašiem ir bijuši kaut konkrēti piemēri dzīvē, konkrēti piemēri, ka jūs varbūt esat apstulbuši, jūs nezināt, kā atbildēt, vai jūs nezināt, ko darīt, vai kā. Mēs varbūt varam mēģināt, varbūt atrast risinājumu, varbūt uzdodot pretjautājumu, kā var iziet no kaut kādām situācijām. Tā, jā. Cilvēks pasaka, vispār nevadīt termins labs vai slikts cilvēks. Nesaka, nedala tā, labs vai slikts. Nevadīt termins. Nu šeit jā, ja problēma no morāla, tu pajautā, vai tu domā, vispār kaut slikts ir. Jo, nu, tu vari pateikt, nu labi, tā nepatīk labs vai slikts. Labi, es aizēju pie onkuļa, es viņam vienkārši uzsitu uz tilpu, tas ir labi vai slikti? Pajautā viņam. Nu, ko viņš saka? Viņš saka slikti, nu kāpēc? Viņš arī pateica, viņš diezgan tāds, nav cilvēkam dzīvē kļūdas, tikai negatīva pieredze. Un mēs bez negatīvas pieredzes arī, nekas nav kļūti, mums tikai pozitīvā pieredze. Mēs arī no negatīvās pieredzes mācāmies. Tātad, nav dzīvē kļūdas. Es viņam nepajautāju, viņam ir 4 gadīgi meitiņi, es domāju jautāt, ja viņam kāds būtu izdarījis pāri viņa meitiņai, vai, pateiks, tā bija tikai negatīvā pieredze. Es nepajautāju, es tā. Jūs viņam, piemēram, jā, ja cilvēki šādi pasaka, nu labi, tev gatās mājās, tu redzi, tos dzīvoklis ir izlaupīts. Nē, tā, nu nē, protams, izlaupīts, kur ir policija, kur ir taisnība, un tā viņš uzreiz grib, nu kā, taču tā nevar. Nu tikai negatīvi. Uzreiz ir tiešām, jā, nu tikai uz viņu pašu vērst, ko viņš darīja kādās situācijās, ja viņš tad, ka nav labs vai slikts un tā. Es vēl pabeigšu. Par šito pašu mēs arī nonācām. Viņš apgalvoja, ka mums ir iepotēts, vispār mums sabiedrībā, ka ir vajadzīgi likumi, kas mums tur rāmjos. Būtībā, ja mēs dzīvotu pēc kaut kādiem saviem cilvēciskajiem, kādiem no dabiskajiem nāk kaut kādiem morālistiem principiem, kaut kas tam līdzīgi, mēs dzīvotu visi ļoti labi. Jo mums pašos ir Dievs, un pat labi mēs arī paši varam būt Jēzus Kristus. Viņš tā saka? Jā, viņš tā ir apgalvoja. Mēs varam būt arī paši Jēzus Kristus un Dievs. Viss ir Dievs. Un nav vajadzīgi šie likumi. 150. likuma teorija no aizsargā un apsargā. Tas jau kaut kā tā īsti. Nu jā, un te ir tas, ka nav vajadzīgi likumi, ka labi, tad dzīvojam, ļautiem iedomāties, kāda būtu dzīve bez tā likuma. Kad tu vispār nevar justies droši. Piemēram, kāpēc tu teici mājās durvis ciet? Tāpēc, ka tu zini, ka ir zagļi. Un viņi varbūt tieši dzīvo, bez tā likuma. Piemēram, tādi zagļi, viņi tiek pārkāpt tos likumus. Un tādi paši arī varbūt cilvēki. Tāpēc, ka, ja nebūtu tas likums, tu nebūtu droši par savu dzīvību. Tu ej pa ielu, kāds sanāk, ka vienkārši tā nogalēja, un viņš ir tālāk. Un tā. Ko mēs viņiem varam izdarīt? Nav tās likums, tā nebūs nogalēt. Un tā. Un tiešām uzreiz tikai pretjautājumi tam, ko viņš saka, parādīt, un kāds reāli būtu, ko viņš saka. Jā, un, piemēram, es pienākšu pie cilvēka un jautāšu, vai tu esi labs vai slikts? Viņš sāks, esmu slikts, un ko man tālāk pierādīt, ka viņš jau ir slikts? Jā, parādīt. Pajautā, tu domā, ka tu esi slikts, vai tu esi pārkāpis 10 baušus, un tā. Uzreiz tā, ka uz 10 baušus, pēc, ka man arī bijuši cilvēki, kas saka, jā, ka viņi slikti. Bet es, tā viņas izved cauri 10 baušus, man saka, tu esi slikts, labi, vai tu esi kaut ko melojis? Jā, vai tu esi kaut ko nozadis? Jā, tik un tā iziet cauri, lai tas apstiprinās ar morāls spoguli. Labi, ja vēl kā jautājumu, tad mēs pēc tam. Tad jā, varbūt visādi situācijas. Un ko darīt, ja mums uzdod kādu jautājumu? Kad man ir vadlīnijas, ko tu man te jautā programmu? Es gribu to pārvērst, bet ja es sakot, ka tu man uzdod jautājumus. Ko darīt, ja mums uzdod jautājumus? Ļoti svarīgi ir šis padomā, vai ir vērts atbildēt vispār uz to jautājumu. Tas būs ļoti liels aids. Piemēram, Jēzum arī konkrēts jautājums. Pienāc pie viņu un uzdev jautājumu. Jēzus saka, kā tev šķiet, vai ir atļauts ķēzeram nodevs vai ne? Jēzus, protams, ka nomanīja, ka tur ir reāls aids. Bet vienalga, ko viņš teikt, jā vai nē, viņš būtu vainīgs. Tāpēc, ka ja viņš saka, ka jā, ir atļauts tot nodevs ķēzeram, tad viņš reiz būtu tā kā vainīgs pret mūsu balstību. Ja viņš teikt, ka nē, ka nav atļauts, tad viņš reiz sūt uz Romu, kā nepaklausību. Un vienalga, ko viņš atbildēt jā vai nē, viņš būtu strupceļā. Tad, ja es, protams, pēc tam teicu,
parāda monētu, ko tu tur redzi, ķēzi atbildēt ķēzim, kas ķēzim dod, un dievam, kas dievam. Tad, ja es neatbildēju tieši uz jautājumu, mums bieži vien ir tā padās, mums uzdod jautājumu, mēs redzu, es gribu aizstāvēt Dievu taisnību Bībelē un tā, tūlīt es to aizdošu, tūlīt es to sadošu, nevis aizdošu. Ko var aizdot? Tūlīt es to sadošu, bet padomāt, vai vērts atbildēt uz to jautājumu vispār, ko viņš uzdod. Tad jā, un nesteigties atbildēt, jo iespējams viņam tavu atbildi nemaz neinteresē. Piemēram, par ateistiem. Viņš domā, Dievs ir radījis visus un jēzus un debesis un jā. Viņš aiziet internetā, viņš vienkārši iet attīst mājaslapā un vienkārši salasās vienkārši to informāciju, intelektuālā informāciju. Cīņai pret kreacionistiem, cīņai pret Bībeli. Un tad viņš satiekās, piemēram, ar jums, mums sākās saruna tā, un viņam pat neinteresē, ko tu viņam grib atbildēt. Viņš grib tikai izspēcināt savu frāzi, āķīgās frāzes kaut kādas, uz kuriem mēs te mēģinam atbildēt, mēģinam cīnīties pretī, viņam pat neinteresē tas aizstāvības viedoklis. Bet viņš ir salasījis visu to teoriju, viņš tikai spridzina ārā, un mēs cenšamies un mocamies atbildēt, viņš tikai spridzina ārā visas tās intelektuālās gudrības. Ja mums uzdod kāds ārtīgs jautājums, mēs tur arī apskatīsimies dažus. Ja mums uzdod kāds jautājums citreiz, jo arī jā, citreiz uzdod jautājumu cilvēks ņem no tavu pasaules uzskatu, to mēs tur arī paskatīsimies. Šie divi jautājumi. Mums uzdod jautājumu kaut kādu, kas, piemēram, varbūt āķīgs vai kāds, pajautāt tiem pretī, kāpēc tu jautā? Kāpēc tu to gribi uzzināt? Vai arī no kurienes dabūju šādu informāciju? Jo iespējams viņš speciāli to jautājumu, lai tev iegās kaut kādās situācijās. Tāpēc, ka mēs visi neesam Bībeles studētāji, kas vienkārši 50 gadus urbušies caur Bībelē un visi vienkārši perfekti ideāli zinām. Pajautāt pretī, kāpēc tu jautā? No kurienes dabūju šādu informāciju? Piemēram, šāds jautājums esat saskārušies? Ateicis jautā, kāpēc Dievs pieļauj ļaunumu? Bērni cieši un tā. Un mums uzreiz ir pretī. Kā? Dievs ir labs un viņš jau negrib ļaunumu, viņš jau arī nav radījis Sātanu. Sātans tad izvēlējās tāds būt, mums arī brīvā izvēle tā. Nē. Mēs cenšamies aizstāvēt, bet šeit ir vēl viens labāks. Uzdod jautājumu, kāpēc Dievs pieļauj ļaunumu? Mēs varam attīstam pajautāt ļaunums. Ko domā ļaunumu? Kas ir ļaunums? Tāpēc, ka ja ateisms ir pareizs, tad nav morāls absolūts. Es domāju, tas ir slikts, tas ir slikts. Otrs domā, tas ir labi, tas ir labi. Cits domā, tas ir slikts, tas ir. Pajautāt, ko domā ļaunumu? Un tiešām tāds arī šeit bija līdzīgs jautājums, ka viņš mēs saka, kāds bija tas, kad, par to ļaunumu, kad viņš teica, nav labi, slikti. Nav labi, slikti vai tā, vai jā. Un tad, uzreiz reāli piemēru viņam likt pretī, kā būtu, ja piemēram to apzakt dzīvot par kaut ko tā, viņš sāk domāt. Nav kļūdas, cilvēki nedara kļūdas, tikai negatīvāk ir. Nu jā, un šeit pajautāt, kas ir ļaunums? Definē man lūdzu, kas ir ļaunums. Jo no ateisma viedokļa nav tās ļaunums. Jo viņš mēģina ielausties mūsu pasaules uzskatā, bībeliskā pasaules uzskatā, lai dabūtu morāls absolūti, kas definē, kas ir labs, kas ir slikts. Un no savu pasaules uzskats viņam vispārīgi nav tās ļaunums. Un tad nevis censties aizstāvēt, ka tu Dievs un tā, tu arī var, ka to pēc tam, bet tu pirms pajautāt, ko tu domā ļaunums? Vēl viens, piemēram, viņš saka, Dievs teica un viss tap, Dievs teica un viss tap, tas ir brīnums, tas neiet kopā ar zinātni. Kas tas muļķībā? Mums ir zinātnes, mums ir revolūcija, mums ir tas un tā. Un tad pajautāt, kā tad mēs šeit nokļuvām? Lielais sprādziens uz sprāgas, lielais sprādziens, un tas nav brīnums vispār, tā, kas tas uzsprāga un viss tā. Tad viņš mēģina ielausties mūsu pasaules uzskatā, vai arī vienkārši to jautājumu pagriezt pret viņu pašu, jo citreiz cilvēki uzdod tāds jautājums, viņiem pat neinteresē mūsu atbildi, un otrkārt viņi uzdod speciāli, mēs vienkārši iekrist. Bet pajautāt viņiem pretī, kā tu domā, kurienes saņem šo informāciju? Kā tavā pasaules uzskatā ir tā? Veidot to sarunu, tāpēc, ka viņš ir vienkārši intelektuāli, vienkārši salādējis jautājums, tikai pliež ārā, viņš pats neaizdomājas, vai tas tā varētu būt vai ne. Tas bija vēl viens, ka mēs varam varbūt sarunu, mēs izmantot scenārijus. Piemēram, zakšanas scenāriju. Kā tu domā? Tu ir pieļauj, ir banka, tur ir miljardiem eiro. Un tev ir iespēja nozagt 2 miljonus, tur ir miljardiem eiro, un tev ir iespēja nozagt 2 miljonus eiro.
un tu nekādā ziņā netiksi noķerts, vai tu paņem naudu. Jā. Jā, ne? Pāršā cilvēks saprot, ka scenārijs tāds, ka viņš netiek noķerts. Tas ir garantēts, ka viņam izdodas, viņš aiziet prom. Vai tu saki, droši vien, ja es netiek noķerts, kāpēc no 2 miljoniem un tā. Arī pirms viņa jautājumu par nogalināšanu. Anāk, ka tev sievieti un saka, viņas vīrs, viņas sit, viņu lamā un tā, un viņi to samaksās 10 miljonus eiro, lai tu nogalinātu viņu. Vienkārši iemet varbūt kaut kādu zālīt, kaut kādā dzērienā un tā. Un viņš būs nogalināts. Tev tam jābūt klāt. Tu ieliec un viņš taps nogalināts un tevi nepieķers. Ko cilvēks reaģēs? Kā viņš domās? Un šeit vienkārši parādās arī tas, ka iet uz sirdsapziņu. Ko cilvēks darītu, ja viņu nepieķertu? Tad, ja šeit būtu brīva Latvija un nebūtu vispār nekāda likuma, tad tā reāli mūsu tā daba, kā tad viņi būtu, ja nebūtu ierobežos likumus. Un teikt es pats, ja jūs nepieķertu, vai tu zaktu? Vai tu zaktu arī 1 miljonu eiro? Vai tu zaktu arī 500 miljonu eiro? Vai tu nogalinātu arī pa 5 miljoniem? Tā tos zēns pazemināt, to viņš pats sapratīs, ka par naudu pārdodās un tā. Ko es gribētu ieteikt jums pa morāles likumiem tieši. Cilvēks saka, ka tu nav morāli un tam. Piemēram, teikt, pajautāt arī, ka scenārijs. Un teikt pa džungļiem, ierauga vecu vīrieti, kurš ir sasējis mazu bērns, un tu redz, ka viņš kaut ko ļoti slikti darīs viņam benzīnkānu rokā. Kaut kas ir tiešām tāds ļoti slikts. Tāds sagājis, viņš iest viņu benzīntāku, viņš jūtās. Vienkārši redz, ka viņš ir apliet mazu bērns un sāk dedzināt. Kaut kas ļoti, ļoti tāds slikts. Ko tu darītu? Ja, piemēram, ja cilvēks saka, ka nav morāli absolūti, ka nav absolūts morāls par visu planētu. Pāršā cilvēkam, ja viņam šāds scenāriju, ko darīt, ja tu ieraugi vecu vīrieti, tu redz, ka tu viņu apstādināt mierīgi. Viņš ir vecs un kāns un bērni sasiet un tā. Ko darīt? Pāršā cilvēku teikt, kā es iet viņu apturēt? Es teiktu, tā nevajag. Kāpēc? Kā viņš nevar taču, aplieta benzīnu un dedzināt? Kāpēc nevar? Kurš to saka? Valsts likumdošana to saka, jūs ir džungls, kāda valsts likumdošana? Tur nav vispār nekā likumdošana. Un tādā ziņā parādīt to, ka tā morāli ir ierakstīta mums sirdī, tad esmu valsts ierakstīta mums sirdī, mēs visi saprotam, ka nedrīkst tā rīkoties. Un ja cilvēks saka, ka mēs esam evolūcijas piemēram tapuši, tad nav absolūti morāli. Un ja viņš saka, ka nav morāli, absolūti morāli, viņš iet un viņš to dara, tad viņš uzspiež savu ticību. Viņš uzspiež citam, ka tā nedrīkst darīt. Un tas ir tas pats, kas krustkara, kas inkvizīcijas, ka vienkārši iet un uzspiež savu ticību. Bet ja ir absolūtā morāla, tad mēs varam to apturēt. Vai šis bija saprotams? Par citām reliģijām. Šis labs jautājums uzdod cilvēkiem, kā var tikt uz debesīm? Pajautāt vienkārši. Kā var tikt uz debesīm? Vai tu pats tur būs? Ko dara nokļūt? Un tad, lai viņš sāk, kā to jāpiedzies varbūt kaut kādai kopienai, tu dara labas lietas, tu dari un tā. Pajautāt, vai tu esi pietiekami labs, lai tu nokļūt, vai tu esi labs cilvēks, lai tu tur būtu un tā. Tad var aiziet vienkārši pa baušiem un arī tiesa parādīt un tā. Bet, ka tās visas viltas reliģijas saka, ka mēs debesim tiksim to, ka mēs daram labas lietas. Es labs cilvēks un mēs būsim glābti un tā. Kā to var tikt? Kad jautājuma metode, šī vispirmspār ir jautājuma metode, nevis, ka mēs vienkārši bāžam savu informāciju iekšā pa smadzenēm, pausīm, pa degunu, pa visu, kur mēs varam, bet mēs uzdodam jautājumu, lai viņš pats sāk domāt. Tāpēc, ka ja man iespējams agrāk pirms 3 gadiem būtu uzdodas kāds jautājumu, kāds domā, kas man ir pēc nāvas, vai pat visu dzīvam, vispār, kāds viņš ir, kāds viņa raksturs, es sāku domāt, kam es reāli ticu. Lielākā problēma ir tas, ka cilvēki neaizdomājas. 21. gadsimts viss ir aizņemts, viss kaut kur iet savās darīšanās un ceļos, viņi neaizdomājas par šiem lietām. Un šie jautājumi višķiem ir tā kā, wow, es nedaudz padomāšu par to visu. Šī ir atstāja vēstnieka cilvēks. Bet tu esi labs cilvēks. Nu, pāršā, jā, tad iziet cauri baušiem atkal. Un tad parādīt evaņģēliju. Mormoņu iekals liecinieki. Nezinu, varbūt jūs esat satikušies kādiem ar tādiem. Arī pajautāt. Vai vispārīgi, jebkuriem. Tāpēc, ka viņi arī māca, ka tu dari labas lietas un tu tiks debesīm. Viņi to Jēzu arī piekruvuši klāt nedaudz, bet viņiem pavisam citu vēstu.
pajautāt, mēs mirst pēc 3 minūtēm manā mugurā nādas, vai es izdarīju šo indarību. Kas man jādara, lai tap klāts? Pajautāt viņam, lai viņš tev stāst. Nevis sākt ar slavēs, bet es tūlīt miršu, kas man jādara, lai tap klāts. Citi varbūt teiks, es labs cilvēks un tā. Tad atkal var aiziet uz to, tu esi labs cilvēks, tu būs debesīs un tā. Kādā ziņā ar jautājumu. Ka vajadzīgs nobeigts beigās, jā? Jā, ka beigās mēs varam darīt jebko, izcieties, sarauties, uzmest kūlē, mēs pilnīgi jebko mēs varam izdarīt, bet tas mums nenāk. Vienalga, cik labas lietas mēs esam izdarījuši, vienalga ko. Bet ja mums nav Jēzus tiesas dienā mums blakus, mēs būsim pazudināti. Vienalga, cik tiesnes mums labi mīl, jo taisnībai ir jābūt. Mēs varam parādīt, ka paskries apkārt pasaulē, tu redzi, ka šeit ir taisnība, pārsvarā cilvēki teiks, nē, pasaulē nav taisnība, un tā tiešām ir. Un pēc šīs nāves Dievs saka, būs taisnība. Kā būs ar tevi? Tu esi pietiekami labs cilvēks, lai tu nokļūtu. Un tā, uzdot jautājumu. Vai arī, piemēram, pajautāt, ja kaut ticamākajiem mormoņiem, vai nav nekas viņiem kā par cilvēkiem, bet tieši pēc to vēstu, ko viņi saka, pēc ka viņiem ir pilnīgi citu vēstu, pilnīgi savādāks evaņģēlijs. Es vēlēšos, lai jūs atceraties vienkārši 2 rakstvietas. Pajautāt, lai 3 minūtes pastāst savu evaņģēliju. Tad viņi izstāst savu evaņģēliju, kam viņi tic, un piemēram tā. Tad pajautāt vēlreiz, lūdzu, pastāst vēlreiz, tad es gribu tiešām kārtīgi saprast. Viņi pastāst vēlreiz, un tā. Tad pēc tam viņiem atkārtot, tad es sapratu, kad ir jādara tas un tas un tas, un šis jādara, un tā, un tas jūs evaņģēlis, tā jūs veids. Viņi pasaka, jā. Un tad mēs varam iet uz 1. Korintiešiem 15:1-4, kur ir rakstīts: Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, to saka Pāvils, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat. Kas jums arī dod pestīšana, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludināju. Citādi jūs būtu vēl kļuvuši ticīgi. Jo esmu jums vispirms esmu mācījis, ko pats esmu saņēmis, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš aprakst un 3. dienā augšām cēlēs pēc rakstiem. Šis ir evaņģēlijs. Šis ir bībeliskais evaņģēlijs, ko Pāvils saka, es jums atgādinu evaņģēliju, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem viņš miris pēc rakstiem. Aprakst 3. dienā augšām cēlēs pēc rakstiem. 1. Korintiešu 15:1-4. Kādi ir rakstiet? Jā, 15. nodaļa no 1-4, jo šis vienkārši jāatcerās. Tā, kas tam šeit? Labi. Tāpēc, ka es tur mainīju bišķiņu fonu, tad viņš tur ir sagrozījies. Otrā ir Galatiešiem 1. nodaļa no 6-9. Un tur ir rakstīts principā tā: es nebrīnos, ka jūs tik drīz novēršies no tā, kas jūs aicinājis visu žēlstībā un pievērsties citam evaņģēlijam. To viņš saka Galatiešiem. Un viņš tur pēc tam saka, ja pat eņģēlis nāk un saka jums citu evaņģēliju, vai cits cilvēks nāk un saka evaņģēliju lāsts pār to. Šis ir bībeliskais evaņģēlijs. 1. Korintiešiem 15:1-4, tas ir, kas ir evaņģēlijs. Un pēc tam ir Galatiešiem no 6-9, ka ienāk kāds cits un saka, ka ir cits evaņģēlijs lāsts par to. Tas vienkārši kā parādīja, kas par ir evaņģēlijs. Kāds bija rakstīts? Jā. Galatiešiem 1:6-9. Mēs vienkārši atcerēties, no 1-9 izlaiž 5. 1. Korintiešiem 15:1-4, 5 ārā, un Galatiešiem 1. nodaļa no 6-9. Vienkārši tā, teksts lai. Tad ir vēl viens labs. Jā. Man tas cilvēks uzdeva jautājumu. Viņš ļoti arī labprāt mani uzklausīja, bet viņš man teica tā: ja man tiešām pārliecinās, ka Bībelē sarakstījis Dievs, nevis cilvēki, es ticēšu. Slavu Dievam par tādu tekstu. Viņš teica, es labprāt tev vēl, mēs vēl satiksimies, pārnāsimies. Man tagad interesē tas. Ļoti labi. Bībeles stundas. Viena no lietām, kā pārliecināt, protams, ka viņš varbūt ritīgi nocietinājies un tā, bet ja viņš saka, ka viņš tiešām gribētu parādīt, viņš pravietojums, ko viņš par pravietojumiem domā.
parāda vispār, kā Bībelē sarakstīt, ka to nav sarakstījis viens cilvēks. Pašā visu, tu ir domā, viens cilvēks vienkārši uzdrukājis kaut kā Korānā, es nezinu, vēl. Tad 44 autori, 66 grāmatas, 1500 gadu laikā, 3 dažādi kontinenti, tur afrikāņi, tur zvejnieki, un tur ķēniņi, tā. Parāda, kā tas vispār ir taps pravietojumi, kā tas viss tur strādā, un tā, tad cilvēks redz, ka, vai to var cilvēks sarakstīt, Daniela 2. nodaļa, Daniela 7. grupā Antikrists, un tā, viss tas vienkārši, lai viņš ierauga. Un ja viņš tā tekstu pasaka, tad, jāiet uz Bībeles, lai jāiet pravietojumi, lai viņš redz, kas tad ir tajā Bībelē. Ja viņš tikai neredz. Tas ir tāds labs. To kā ir kāds jautājums? Būs vēl kāds viņā? Nebūs? Tu tīs ārā? Kas ar es to vispār? Nē, gribās pasatīties vakar. Manis tev var parādīt visu. Varbūt beigās sanāks, tur vēl daži video. Šis arī ļoti labs tic Dievam. Līdzīgi. Arī līdzīgi kā scenārijs. Varam pateikt, cilvēks izlec ārā no limašīnas, viņš šeit krīt lejā, no limašīnas, un kā domā, viņš sāk ticēt parašūtam, jeb izpratni, vai tas viņu izglābs. Cilvēks, kā viņš izlec ārā no limašīnas, un viņš tic, ka ir parašūts, viņš tic, ka ir izpratnis, vai tas viņu izglābs, un droši nav. Es ticu, ka atvērsīs. Nē, bet viņam nav nemaz parašūts. Viņš ir bez parašūta, viņš vienkārši izlec, viņš tā ticēt, ka ir parašūts. Un tas ir ļoti daudz, jo vienkārši mums ir gribās, tu tici Dievam, ļoti labi. Bet kā viņš tic Dievam? Ko tas nozīmē? Jo pašā lielākā daļa cilvēku tieši šādi tic. Un tā līdzība ir par to, ka lecākā no limašīnas tā ir droši nāva, un viņš tic, ka viņam parašūts, bet viņam nav parašūts. Un tas ir kā padās, tā dzīve iet uz elli pēc patiesības, un tu tic, ka ir Dievs. Nav glābjoša ticība, nav glābjoša glābējs, kas tevi izglābs no tā visu. Un tādā līdzība ir uzvelc izplatni un lec ārā no limašīnas. Tu uzticies izplatnim, ka tas tevi izglābs. Nevis, ka tu vicinies savam rokām, tu mēģini sevi izglābt, bet kad tu uzticies paļaujies uz izplatni, ka tu parausi viņu, un tad izplatnis tevi izglābs. Un tā līdzība ir arī uzvelc Kristu kā glābēju, uzticies viņam, ka viņš tevi izglābs. Nevis, ka tu pats sevi izglābs, bet ka izplatnis tevi izglābs. Un tas ir tas, ka cilvēki, jā, ir Dievs, jā, es ticu Dievam, bet, ja viņš tic Dievam, bet viņš nav pieņems Jēzus kā savu glābēju, tad tas viņam neko nedos. Tas tāpat kā ticēt izplatnī. Un arī tad, jā, tas pats arī Kristus sekotāji. Tas, ka cilvēks nāk uz draudzi, tas nenozīmē, ka viņš pietimst no jauna. Tad, kāds saka, es Kristies arī neko nenozīmē, tāpēc, ka, ja es saku nevienies, kas tev esmu sacījis, to jāpiezīmes no augšienes. Un parāda esmu baušu, ka tik tiešām viņam ir vajadzīgs glābējs. Viņš saprot, kāpēc ir vajadzīgs Jēzus, nevis vienkārši atnākt uz draudzi un pasarīt personīgas attiecības uz Dievu. Tas ir tas, ko mēs gribam parādīt. Un katram jāstopas ar likumu un jāsaprot patiesā vajadzība pēc Kristus. Jā, vai ir jautājumi? Man būs kāds ir, jā. Labi, vai vēl kāds cits jautājums? Ja nebūs daudz jautājumu, tad jā. Tad neviens nejautās. Iesolīt bērniem konfekts. Jā. Labi, esam mēģināt. Tā. Mēs varam 16 minūtes, to varam sanākt. 16 minūtes? Tieši sanāks. Tad, ja mēs pasamies uz viņu vizīti, un tā viņš ir pie Krišnā. Satiek tālāk. Kā labāk. Šitā dažādas labāk. Stanislav, vai tu tici pēc nāves dzīvē? Jā, noteikti. Un kā domā, kas notiek pēc nāves? Mēs pārdzimstam jaunai ķermeni. Kā domā, tu tā kā vārdības uz augšu vai uz leju? Tas atkarīgi no tā, kā es nozošu šo dzīvi. Tu viņu labi pagaidām dzīvo? Cenšos vismaz uzlabot, jā. Labi, vai tu tici Dieva eksistencē? Noteikti, ja es ticu nākošajā dzīvē, tas ir viss dēļ tā, kā es ticu Dievu.
Un ko domā par debesīm un ēli, vai kaut kas tāds ir? Vēlreiz? Ko domā par debesīm un ēli, vai kaut kas tāds ir? Nu, tas ir tāds dziļai bišķiņi. Ir Dievs, jā. Un vispārēji viņu kalpa. Tā, pieņemsim. Un arī kādus ir jāsod arī. Un tā ir kādām kalpošana. Un kā es teicu, jā. Debesis un ēlē. Nu, ir demoni, jā, tā teiksim, jā, kas tad dzīvo. Un viņiem tā ir kalpošana Dievam. Vienkārši kādu sodīt, jo kāds neseko Dieva likumiem. Kā tur var būt Dieva likumi? Dieva likumi, nu, tas jau rakstīts svētos rakstos. Bībele, Karā, Bhagavad Gīta. Tas jau viss ir aprakstīts. Vienkārši cilvēkiem ir izvēle, vai sekot tam vai nesekot. Labi, un kādu man tu esi pietiekami labs cilvēks, vai tiktu uz augstu vai debesīs? Tā ir dzīves process un, tā teikt, vai esmu gatavs kaut kur tikt augšā, es vienkārši sekoju Dieva likumiem un cenšos būt labs pret apkārtējiem. Tas arī visu, ko pagaidām es varu darīt. Vai tu skaties spogulī rītiem? Tad varbūt? Man sanāk, jo šādi tālā, ja man sistēma man ir spogulis, jā, bet ne jau tā, lai tur kaut kā, Un kāpēc tieši tu varbūt skaties spogulī? Ja senāk, vai kā? Vai tu esi aizmirst, kā tu izskaties, vai citiem esam? Nē, es neaizmirst, kā es izskatos, man pastāties, kā izskatās mans ķermenis, tā, no malas. Un mēs te paskatīsimies arī uz tavu sirdi ar morāles spoguli, ar 10 baušiem, ko tu jau arī pievienē no Bībeles, un paskatīsimies, kādā senāk. Es teicu tavu, cik daudz mēlus tu esi teicis savā dzīvē? Pietiekoši daudz, jā. Kāds nav tāds cilvēks, kuri saka pietiekoši daudz mēlus? Mēlus. Bet tu kādreiz kaut ko nozadz dzīvē? Vai arī mazs un varbūt netik vērtīgs? Nu jā, tas iespējams varbūt neapzināti. Jā. Mēls arī varbūt dažreiz neapzināti mēs to darām, jo nekad tā nevar zināt, tā izteikt. Un kāds vēl tāds cilvēks, kurš varbūt nozag kaut ko? Nu, zaglis. Kā tu var saukt vēl? Nu jā. Vai tu esi kādreiz divu vārdu nelatīgi valkājis? Tu teici, saka Dievs vai Jēzus vai tādas lietas? Vai es vēlreiz? Vai tu esi kādreiz divu vārdu nelietīgi valkājis? Tu vienkārši tā pateici, saka Dievs vai Jēzus vai tā? Agrāk jā, neapzināti. Tagad cenšos to nedarīt, jo mazliet apzinos savu stāvokli un viņa apskata savu. Tas viss notiek dēļ nezinas. Cilvēks nezina savu tā kā vietu, Dieva vietu, tāpēc arī tās notiek parasti. Es nezinu, kā citām. Jo vairāk uzzina par Dievu, jo vairāk sāk viņu cienīt un arī atteikties savu. Labi. Ja es saku, ja mēs uzlūkojam sievieti un mēs iekāram to savā sirdī, mēs jau laulību esam pārkāpuši. Vai tu kādreiz visā savā dzīvē uzlūkojies sievieti un iekāries savā sirdī seksuāli? Man ir tā teiksim, ko es teicu arī iepriekš, kas bija. Man tagad bišķiņ pamainījies dzīves veids un arī to, ko es teicu, zādas un mēlēs, tas bija, jā. Nē. Jā, bet agrāk? Agrāk, jā, bet ir lietas, kas mainās. Arī dzīve mainās, arī uzskati mainās. Un arī tagad kādu laiku esmu tādā, kā teikt, celibāta ceļa, tā teiksim, tā kā teicos no tā visu. Un tagad man ir savādāk attiecības pret sievietēm. Arī tā. Agrāk, protams. Labi. Vai tu esi kādreiz dusmojis visā savā dzīvē uz kādu lēnīti? Kā es šķiet? Kā ir normāls cilvēks, vai ne? Bet Bībelē saka, ka mēs dusmojam vienīstam, kādu mēs jau esam nogalinājuši savā sirdī. Sanāk tā, ka tas viss emocijas un
protams, nevar viņus izslēgt no cilvēka. Viņas ir. Un Dievs var izslēgt. Ja tu viņam paļaujies, viņš var izmainīt to sirdi. Viņš var izmainīt, jā, ja tu apzinies to, un ja tu spēj kontrolēt arī dusmas, un arī tāpat iekarē, tāpat arī naidu un vispārējais, līdz to var bet ar Dievu palīdzību noteikti. Jā, labi. Un pēdējais, varbūt ir, ka mēs ejam cauri 10 baušļiem, un ceturtais balss saka, 6 dienas tu būs strādāt, 7. atpūties. Vai tu katru dienu, 7. dienā atpūties, vai tas tev ir saprast priekš kungu? Laikam šim es tā nesakoju līdzi. Man ir pastāvīgi darbība. Labi, bet vienkārši tā diena, konkrēti īpaši viņam atpūties un darbam. Tādā ziņā arī ne, jo es uzskatu, ka par Dievu jādomā vienmēr un nekad nedrīkst aizmirst. Ne tikai lieldienas un Ziemassvētkos vai sestdienas vai svētdienas, vai kā tu vēl tur saukt tos dienas. Ir jānonāk līdz tādām stāvokļiem, ka tu vienmēr nekad neaizmirst par Dievu. Jā, piekrītu, vai tu vispār zini, kur ir 7. diena? Jo 4. balss saka, 7. diena tev būs atpūsties. 7. diena, droši, ka svētdiena. 7. diena ir sestdiena, svētdiena ir pirmās nedēļas diena. Labi, Staņslav, es tā netiesāju, jūs pats pārkāps 10 baušas, bet pēc savas pašu atzīšanās, un tas vienalga, vai tu esi izdarījis vēlā pagātnē vai kā, bet noziegums ir izdarīts. Un tu esi mēlis, tu esi zaglis, tu esi laivas pārkāpējs sirdī, slepkavs sirdī, zaimotājs un arī sapat neievērotājs. Un kā domā? Esmu šeit. Jā. Ja Dievs tev tiesās pēc taisnības, un Bībelē saka, ka Dievs ir taisnības un būs taisnība tiesa, pēc šiem baušļiem, pēc morāles 10 likumiem, vai tu būs vainīgs vai nevainīgs? Kā es arī teicu, no paša sākuma, kā mēs šo dzīvi nodzīvosim, tā mums arī būs. Bet ir visas iespējas laboties, tā teiks. Es izdarīju daudz kļūdas, jā. Bet ja es vēršos pie Dieva un lūdzu viņu piedošanu un lūdzu, lai atgriezties atpakaļ pie viņa, viņš to uzklausīs. Pārnesam to uz civilo tiesu. Iedomājies, kad cilvēks, piemēram, nogalinājis kādu vai apalpīs banku vai, nezinu, izdarījos kādu sievieti, viņš stāv tiesmuši priekšā, viņš saka, es zinu, ka es to izdarīju, bet lūdzu, vai tu man piedos? Kādam vai tiesnesis var viņu atlaist, tāpēc, ka viņš vienkārši nožēlo. Protams, ka viņu vajadzētu nožēlot, bet vai viņš varētu viņu atlaist? Vismaz viņš kaut kāds neuzliks visaugstāko sodu. Bet sods būs? Sods būs noteikti. Un tad atgriežamies, tad Dievs ir taisnīgs tiesnesis, un viņš katru mūs tiesās pēc mūsu darbiem. Un mēs apskatījām, ka tev diezgan labi nav veicies ar baušu turēšanu, tieši tāpēc kā man. Un kā domā, tad tu būs vainīgs vai nevainīgs tiesas priekšā? Es ceru, ka Dievs ir ļoti žēlastīgs. Bet tas nestrādā tiesā? Nestrādā tiesā, bet viņš grib dabūt mums atpakaļ vairāk nekā mēs gribam pie viņam atpakaļ. Es tev piekrītu. Un pēc taisnības, Staņslav, mēs visam pārgājuši Dieva likumus, visiem vajag iet uz ēlu, bet klau, vai tu zini, ko Dievs izdarījis, lai mums nebūtu jādod ēlu, kaut ko ļoti, ļoti brīnišķīgi? Kā viņš ir to pavērst, lai viņš mūs varētu izvēlēt, vai tu zini? Viņš sūta savus, kā to sauc, sūta savus, kāda? Droši vien, ja es aizmirstu to vārdu. Sludinātājs, svētos cilvēks, lai viņi dod zināšanas par Dievu, lai viņi mūs izglīto, lai mēs sekotu, lai mēs saprotam baušus, vēranību, kā pareizi vispār sekot. Jo cilvēks var izlasīt svētos rakstus un saprast viņus, kā viņš īstenībā pats grib un sekot viņu. Bet ir svētie cilvēki, kas rāda to savu piemēru, un tos sūta noteikti Dievs mūsu palīdzībā. Labi, un kā domā, kā šie svētie cilvēki, kā viņi tev palīdz izglābties tiesas dienā? Tāpēc, kad Bībelē saka, mēs visi stāsimies taisnā soļu priekšā un atbildēsim par saviem darbiem. Un tu esi pārkāps likumu, es esmu pārkāps likumu, viņi pārkāps likumu, jebkurš pārkāps 10 baušu, mēs visi esam vainīgi. Un pēc taisnības, tāpēc, kad Dievs saka, viņš taisnīgs, mums pienāks ēla, tāpēc, ka, ja ir taisnība, tad pienāks arī vieta, kur sūdīt, un ēla nav tāda vieta, kur tezinās mūžīgi. Ēla tāda vieta, kur iznīcinās, ka visam priecīgs, tas tik Bībelē. Jūs tā viensturēni par Bībeli tikai runājat, ja? Es atbildēšu tā, kā
ko es arī teicu iepriekš, ka visu laiku atcerēties nekad neaizmirst. Arī citos rakstos ir teikts, ka cilvēks, kas nāves brīdi, atcerēsies par Dievu, atcerēsies viņus vārdus, un tas noteikti iespēj viņa garīgajā pasaulē un nekāda vairāk nekritīs. Nekāda ēle nebūs tādiem cilvēkiem. Labi, paimam scenāriju. Iedomājies, ka cilvēks lec ārā no lidmašīnas, un pirms viņš piezemējās, viņš sāk ticēt parašūtam. Vai tas viņu izglābs? Viņš lec ārā no parašūta, ja? Ja viņam ir, bet viņam nav. Bet ja viņš sāk pēkšņi ticēt parašūtam, viņam nav. Vai ticība parašūtam viņu izglābs? Ja nav, tad nav. Jā, un te ir tas, ko cilvēki, viņi bieži saka, kad es ticu Dievam un tā, bet ticība kā tāda jau neizglāb. Un te ir tas, 2000 gadus atpakaļ Dievs sūtīja savu dēlu, Jēzu Kristu, lai viņš nomir par mūsu pasaules grēkiem, par taviem grēkiem konkrēti, ko tu izdarīji, ko tu dari, ko tu darīsi. Un ja es saku, esmu ceļš, patiesību dzīvi, neviens netiek pie tā, kā viens ar mani. Un tāpēc, ka viņš nomirst pie krusta par taviem grēkiem, Dievs ar likumīgi tev atbrīvo tiesas dienā. Tāpēc, ka Bībele saka, ka grēkā nav, un Bībele saka, ka tāda vēsaka, ka grēkā tev ir jāmirst. Un ja tu šodien nomirst, un tu nomirst, ka tu neesi pieņems Jēzu Kristu savā sirdī, tad pēc taisnības un pienāks nāve. Bet Dievs to negrib. Tu pats teici, ka viņš mums ļoti mīl. Un vai tas izklausās loģiski, ka Dievs ir sagādājis glābšanas plāns ar Jēzu? Tu droši vien to esi dzirdējis, ne? Jā, kā es arī teicu, viņš sūta savus sūtītājus. Jēzus viens no tādiem. Jā, bet Jēzus vienīgais nomirst par mūsu grēkiem. Citi nav, Muhameds nav nomirst par mūsu, Krišņi nav nomirst par mūsu grēkiem. Un tāpēc, ka Bībele saka grēka alga nāve. Un tas, kas mums ir jāatgriežas no grēkiem, ko Jānis Kristītājs arī teica, atgriezieties no grēkiem. Ticiet uz evaņģēli un evaņģēlis, ka Jēzus mirst pie krusta par mūsu grēkiem. Un uzticieties Jēzus, uzticieties, ka es esmu labs cilvēks, es paļaujos uz sevi tiesas dienā, jo mēs visu kritīsim. Un tikai tā mēs varam atglābt. Vai tas izklausās loģiski, kā domās Stanislav? Ka Jēzus mums var glābt? Jā. Ticēsimies, jā. Nu, ka tikai Jēzus. Ka tikai Jēzus, nē. Tad tu saki, ka Bībele tomēr nav patiesa. Nu, es arī saku, ka ir arī daudz citu rakstu, ka jūs no savas puses, kur mēs ieguldīsim savu ticību, tās mums arī izmaksas. Tad es, piemēram, ieguldu savu ticību. Viens ceļš kaut kāds konkrēts ir. Ja es saku, es esmu ceļš patiesību dzīvi, tad domā, ka, ja es saku nepatiesību. Karāns arī saka, Bhagavad-gītā arī saka. Nu, tas tur tā lieta. Tad kāds kļūdās piekrīt? Nu, mēs nevaram nevienu zaimot no tādēļ. Mēs varam pateikt, jā, tas varbūt ir, bet tas nav mans ceļš. Iespējams, tūkstošiem cilvēki dabūjuši tur glābšanu. Bet arī jāskat, ka ir arī tūkstoši citi, kas tam nestrādā. Citi noskaņi, citi uzskati. Nu, nevajag tā atkal, vajag domāt bišķi plašāk, tā es domāju. Jā, bet ja es tā nedomāju, viņš saka, es esmu ceļš, es negribu tā kā viens runā. Un tas ir evaņģēlijs. Tas ir evaņģēlijs. Saku, ir daudz citi rakstēji, un viņi arī saka, tikai tās ceļš. Tad varbūt arī Jēzus kļūdas. Tad kurš kļūdās? Es domāju. Un jautājums, vai varbūt visi ceļi patiesi? Visi ceļi ir patiesi. Mēs varam aizbraukt uz Maskavu ar lidmašinu vai vilcienu vai ar kājām. Bet vienalga mēs aiziesim uz turieni. Kāda jēga strīdēties par kurš ir pareizāk vai taisnāk vai tikai tas ceļš ir pareizi. Es varu izstāstīt būtiskāko iemeslu, kāpēc visas citas reliģijas ir nepatiesas, tāpēc, ka viņas māca, ka tu var izglābties saviem darbiem. Tu dari labas lietas un tu taps glābt. Bet Bībelē saka, kad grēka alga nav, mēs nevaram piekukuļot Dievu kā tiesnes saviem labiem darbiem. Jo tāpēc, ka tiesā tā nestrādā. Tu domā, ka tu visu dzīvi nozīmēs pēc grēkiem? Nē, es esmu pārkāpis visu 10 balstu, bet tieši tāpēc Jēzus ir nomirs un paņemot viņu taisnību. Var turpināt grēkot un domāt, ka Jēzus man izglābs, jā? Nē. Ja Dievs man mīl un saņem mīlestību, tad es negribēšu tos grēkot pret viņu un sist viņu dēlu krustā. Es izdarījis. Es esmu izdarījis, bet viņš nomirst maniem grēkiem. Un tā ir tas, ka pieņemot viņu, viņš izmaina man sirdi. Un es pilnībā neticu vairāk Dievam. Pieņemot Jēzu, viņš izmaina man sirdi, man negribās šeit iekārot, man negribās šeit
saku, negribas tās reizes labas, varbūt krīt citreiz, bet man ir aizstāsts tēva priekšā, kas ir taisns, un tas ir Jēzus Kristus, kas nomirst mums visiem pasaulē. Tā mēs varam galīgi turpināt katru dzīvi pēc dzīves. Grēkot un teikt, ka Bībelē man izdevs grēkot un Jēzus man Bībelē izbeigt to visu. Bībelē arī saka, kā cilvēkiem nolēms vienreiz mirt, un tad tiesa Bībelē neatbalsta reinkarnāciju. Un šeit ir tās problēmas, ka ir jāizvēlas, kam mēs gribam ticēt, jo viss nevar būt patiesi. Ja tur sākumā jūs man tiešām to sākat, tad kāds bija vispār iemesls to sākt ar to? Parādīt, ka ir evaņģēlis, kā mēs varam tapu glābt, ka Jēzus nomirst pie krusta. Ja mēs neesam glābti, tad mēs saņemsim to, kas ir pēc taisnības. Tieši. Tāpat kā, ja cilvēks pārkāps likumu, viņš ir tiesas priekšā, tad tiesnesis viņu ir mīlēt, cik ļoti viņš grib to cilvēku. Bet viņam jādara taisnība. Bet Jāņa 3.16 saka, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, un neviens, kas viņam tic, nepazūst, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Un tā ir dzīves gaisma. Jēzus un tikai Jēzus. Ok, jūs ļoti labi runājat. Tā kā es ceru, ka jūs noteikti iepriecināsiet Jēzu un arī citus. Paldies. Jā, tad šī ir intervija, kur, viņam bija, protams, uzskats, ka visi ceļi ir ok un tā. Un kādā ziņā mēs nezinām, kas notiks ar viņu pēc tam. Mēs esam atbildīgi par to, ka mēs izsējam sēklu. Mēs esam atbildīgi par to, ka mēs pasakam evaņģēliju. Un varbūt tas evaņģēlis viņam pēc gada vai pēc 2 gadiem viņš atcerēsies pareizi Jēzus. Tad mums vienkārši jāizplat, ka Jēzus ir vienīgais un patiesais ceļš. Paldies! Paldies!